Maz stāstīju savas, man vieglāk bija uz skatuves izteikt savas sajūtas nekā ikdienā ģimenē. Mēs taču gribam, lai mūsu bērni ir unikāli, un mums ir jāmāk tikai pacelt tā viņa unikalitāti, lai viņš viņu izkrāšņo vēl vairāk, un tieši iedot viņam to drošības sajūtu tādam būt. Es vienmēr atgādinu, ka tu nekad nezini, kas būs tālāk. Tas ir tas teiciens, ka, ja tu esi labs uzņēmējs, tu rūpējies par fabriku, nevis par produktu. Es saku, tagad asaras noslauki, es tev uzvilkšu masku, tu turies man pie muguras un super stingri un saprati un nelaidies vaļā. Un mēs ejam iekšā kopā, uzticies man, viss būs kārtībā. Pirmā bērnu vecāki ir, kas mēģina bērnu ļoti pasargāt no tās pasaules, bet jūs tieši viņam rādat to pasauli. Šis ir podcasts, kurā mēs runāsim par to, kā aug ģimene. Attiecības ar bērniem, ar sevi, ar sabiedrību kopumā. Vienmēr sakot, šis ir podcasts par mūsu pieredzi un citu cilvēku pieredzi, veidojot savas ģimenes. Mēs uzskatām, ka ģimene nav tikai status vai vieta, bet tas ir ceļš, kur tu vari augt, pilnveidot savas vērtības un iegūt iekšējo briedumu. Čingalinga, labdien. Jauna epizode gaisā. Vēl projām man skaistā sieva ar manīm. Paldies. Čau. Tu esi Čau kaut kas visiem. labs man jādara. Tu esi brīnišķīgs vīrs, vēl joprojām arī. Vēl joprojām tu esi ar mani. Paldies. Paldies tev. Tu esi izturējis vēl vienu dienu. Vispār mēs diezgan ilgi esam izturējuši. Bet ne jau pa mums šodien atkal. Kad mēs beidzot pa mums parunāsim? Gan jau kādu dienu. Mēs šodien bijām kafejnīcā un tur teica, ka šis pāris konkrētais ar to, ko viņi dara, to, ko viņi ir televīzijā redzami, ja? Jūs arī sapratīsiet, kas pa pāri. Izvilk no depresijas ģimeni, kas bija 7 mēnešu kemperu braucienā, un jūs ar savu piedzīvojumu garu ierāt viņiem kaut kādu otru elpu, turpināt izbaudīt braucienu, nevis noslīgt tajā ikdienišķajā. Wow, šāds mēs neesam dzirdējuši. Wow. Ne, nu ir visādas vēstules nākušas. Jā, bet šādas ne. Paldies viņiem. Un arī mūsu ģimenē vakar skatoties, gatavoties šai epizodei, piedzīvojumu gars radās mūsu dēlā, kurš teica mums arī jābrauc pēc vaļiem. Jā. Jā, iedvesmojoši, ļoti iedvesmojoši, tiešām skaisti. Es gribēju pateikt, ka jūs esat ļoti skaisti cilvēki. Inside out. Teikt visam iekšā mūsu. tas ārā. Jā, mazais arī runā. Mazais runājis, bet viņi nevarēs dzirdēt, droši vien, cerams. Varēs, ne? Mums viņš ir bļaus pieaugs. Jā. Ieva un Oskars. Kā teiktu daudzskaitlī jūsu uzvārdus? Florenci, Vīksnes, bet var vienkārši saukt par Florenciem un tā. Nu, tur mums tāds ķibele ar dzimtas sarakstu nodaļu un tur nepaveicās ar darbinieku, teiksim tā, ar tiem uzvārdiem. Bet viss kārtībā, viss jau Latvija ir iemācījusies teikt Florenci, Vīksnes, tā kā. Bet jūs jau varat teikt savu, kā jūs vēlaties. Nu jā, bet arī, ja mums saka Florenci, Florenči un Vīkšņi un Vīksnes, Nas un tur tādā garā mums ir vienalga, mums vārds ir Ieva, Oskars, esam šeit. Čau un paldies, ka jūs esat šeit. Mēs, Paldies jums par uzaicinājumu. Jā, paldies. Es ļoti novērtēju. Es nezinu, kas par podcastu dieviem mūs ir apciemojuši, bet cilvēki, kas ir nenormāli aizņemti, arī iepriekšējie un arī turpmākie, kaut kā atrod laiku pie mums. Tā kā tiešām liels paldies gan jums, gan kaut kam, kas te mūs sargā, lai mēs dabūtu šādu. Kas te dieviem? Jā, kaut kādi ļoti, man liekas, ka būs ļoti vērtīgi. Un mūsu klasiskais jautājums, ko mēs sākam, ir... Jā, mēs vienmēr sākam ar to jūsu iepazīšanās stāstu, kā jūs sākat. Mums ir ģimenes podcasts, ja jūs esat tomēr cilvēki radošas personības, droši vien par daudz dažādām mākslinieckām lietām jūs runājat un savu karjeru, bet mums ir ģimenes podcasts, un tāpēc mēs gribam jums pajautāt, kā tad Oskars ar Ievu iepazinās un sākās jūsu ģimenes stāsts? Tas ļoti vienkārši. Mēs satikāmies aktieru kursā, akadēmijā, kad mēs kultūra akadēmijā sākām mācīties. Tur arī mēs viens otru satikām. Uzreiz. Un pašā sākumā viens otram nepatikām. Jā, ļoti ne. Bet kaut kā tas viss tieši tas vizuālais vai kas, bet pievilka tā enerģija, tā dvēsele, un tas vienkārši notika. Un mēs uzreiz jau īstenībā, kaut mēs abi sagājām iekšā, sākām mācīties un teicām, ka nē, mēs te attiecības nemeklējam, mēs ļoti ātri sagājām kopā. Jā, mums kursam bija visādi interesanti saukļi. Un es biju viena no pirmajām, īstenībā pirmā, kas ļoti skaļi visiem pateica, ka kursā ar kādu kopā būt, tas ir tik slikti. Nu, tā kā to nevajag darīt. Bet es biju pirmā, kas sagāju. Pēc tam es biju ļoti klusa un likās, es nedrīkst nevienam teikt, ka tas ir noticis. Dievs nav mazais bērns, viņš dzird. Jā. Bet tas notika kaut kā ļoti, ļoti organiski, jo mēs katrs bijām savās jau attiecībās, bet mēs kaut kā tas noklikšķoja, ka
vajadzēja. Un mēs dziedājām dziesmu Tu un es, jo mums bija jātaisa parodijas par mūziķiem. Un tad Parodija beidzās ar... Neparodija. Jā, tā sākās ar parodiju par dziesmu Tu un es divi vien šajā pilsētā. Andrus Ērglis un Aīša. To es arī dziedājis, jā. Tagad tas sanāk, ka iepriekšējais jūs mācījāties kopā un arī bijāt kopā, ja? Tā kā viss tas ceļš bija... Nu, jā, mūs, es kā saku, saveda kopā kādi augstāki spēki, manuprāt, jo mēs... Nu, ja mēs tā skatāmies no mūsu abu pieredzēm un kur mēs katrs dzīvojam un, nu, pieņemsim kaut vai vides statūtu un visādas tādas lietas, un tur galīgi nebija pa ceļam un ļoti interesanti, jā, ka mēs arī ilgi paši tā kā nespratām. Bet, jā, Ar tevi. Nē, noteikti. Jā, bet kaut kā tomēr tas mūsu ceļš sākās aktieros, un pēc tam mēs jau paši sākām arī atrast tajās mūsu attiecībās daudz lietas, kas mums pašiem interesē, ne tikai tā profesija, ko mēs abi esam izvēlējušies, un tad mēs attiecībās diezgan daudz ieguldījām arī paralēli, manuprāt, visām aktieru lietām, jo nebaprāt mums bija tik daudz galvā ballītes un tusiņi, kā kursos tas ir ok un normāli, un to vajag darīt. Mēs tusējāmies līdz mēs tiešām patiesi viens otrā, nu tā līdz sirdsdziļumiem iemīlējāmies, un pēc tam mēs ir attiecībās visu laiku bijām, un mums beig neinteresēja, un tad mēs tur jau būvējām visādas savas šteles un lietas. Un tā. Jā, mēs uzreiz jau sākām, uzreiz jau ceļot, uzreiz jau kopā braukt, filmēt, kaut ko darīt, un tad visu laiku vilka pie viens otru. Bet jūs runājat par to laika periodu, tā kā tas bija, nu, uzreiz tā kā satikāties un aiziet, ja? Nu, tā kā, tas nebija tā gadiem ilgs laika periods, ko jūs tur tā tusējat. Tas bija uzreiz, tā vai uzreiz, mums pirmais brauciens uzreiz īstenībā bija, mēs sakām kopā, un pēc mēneša bija mums pirmais brauciens uzreiz. Es teicu, braucam uz Stokholmu. Ziemā. Ar prāmu, jā. Ar prāmu uz Stokholmu. Tas bija mums jau sākums. Kā, un tad uzreiz mēs viens pie otra vilka. Mēs tikko rakstījām kaut kādu arhīvu, tur mums vajadzīgām lietām, kā kaut kas secīgi notika. Mēs bija 2 gadus sajaukus vietām, jo man likās, ka mēs sagājām kaut kādu pusgadu pēc mācoties aktieros. Un tā kā pusgadu laikā izrādās. Nē, tas notika super ātri. Tas bija mēnesis, un mēs bijām kopā. Un tas tu pieliec kaut kādu katalizatoru, viņš uzvirst. Bet tas... Pašai tāds. Nē, es iedomājos to pirmo dienu, tu jau ienāk. Te nekādas attiecības nav jāveido. Un viņš pēc mēneša vienkārši... Stokholmā, jā. Tā arī bija. Tad mums kursabiedri smējās, un viņi visi tur visādas teiciens tieši par to tēmu izdomāja. Tur vēl teiciens bija, es te nenācu pupas meklēt, un tad tur visu laiku tā kā atgādināja, ka nebūs. Bet pirms cik gadiem tas bija? Pirms 11. Bija pirms 11, jā. Tad jau mums ir diezgan līdzīgs 14 gads. Jā. Mēs arī 14. gadā. Jā, mēs arī viens otram nepatikām. Nē, es tev patiku. Nē. Es tev gribētu atgādināt vienu lietu, ka mums ir viena podkāstu epizode ar pāri, kuriem bija tieši tāds pats stāsts. Viņi arī sākumā viens otram nepatika, un viņu pirmo bērnu sauc Leonards. Kam tad? Kuram? Dāvim. Martīnī ģimenē. Viņš sauc Leonardo. Labi, tu šausmīgi gribi visu laiku vēl kaut kādas paralēlas. Nē, man liekas vienkārši interesanti, kā Leonardo, ja kādam būs Leonards vai Leonardo vai tāds bērns, tad visdrīzāk viņi saka, nepatīk viens otram. Tā ir kaut kā teorijas sazvērstības. Nevajag šito vilkt kopā. Bet jūs esat, jums tās personības radošas, nu, ne jau par velti arī profesija ir tāda, kurā ir jābūt tādam radošam un jāmāk izpausties. Un droši vien, ka līdz ar to arī daudz jāpiedzīvo, lai var tālāk to visu pārstrādāt un nest uz āru savā profesijā. Bet izbaudījāt diezgan daudz, īstenībā jums sanāk kaut kādi 5-6 gadi, tad jūs izbaudījāt savu krāšņo divvientulību, un tad jūs ģimenē, cik Leonardam tagad ir gadi? 4. Jā, un tad vēl vairāk. Vairāk. Jā, un tad nonācāt pie, neiesim cauri visiem attiecību līkločiem, jo droši vien, kad pirms bērna ienākšanas arī droši vien bija visādas izaicinājumi par kopā būšanu, gan jau, ka pienāca kāda krīzes. Nē, mēs jau vienkārši sagājām, ka mēs jau visu laiku mākslinieki dzīvojam tādā nelielā krīzē. Nav tā, ka mums beig daudz naudu būtu
Un esam dzīvojuši kā studenti, vienkārši kaut kādos graustos. Bet arī tā emocionālā krīze, kam tev jāiet cauri visu laiku, katru dienu. Un tu tā kā neatšķitini to. Tu nekad no viņas neaizbēgsi. Un es domāju, ka tas tāds ļoti nosvērts cilvēks, tāds man ļoti grūti ir dabūt kaut kāds emocijas. Kā ir tiešām māksliniekiem? Viņi jums reāli, ir skaļi, ja? Strīdi? Jā, vispār. Tā ģimenes dzīve. Emocionālā Nē, ģimenes dzīve, viņi taču ir skaļi, viņi ir ekspresīvi tādi, ja? Kā kuram? Ir, kas nerunā, ir, kas nestrīdās. Tas ir atkarīgs ļoti individuāli no cilvēka. Kāds viņš ir. Skaidrs, ka jo tu esi uzasinātāks savā profesijā, ja mēs tīri pieskaramies aktiera tādām lietām, ar ko aktieris iet uz skatu, skaidrs, ka tu esi emocionāli jēls, es to tā saucu, un tu esi atvērts visu laiku. Tas viegli ievainojums arī. Un to daudz, piemēram, es nezinu, tu uz ielas redzi aktieru, un tu redzi pārsvarā, viņš ir ļoti introvertās tādās, vai savai kapacitībai, vai kā, jo viņš ir īstenībā emocionāli uzasināts. Un, protams, ka mēs nelaižam klāt daudz ko sev, jo mēs vienkārši sargājam to savu pasauli, kurā jau tā notiek ļoti daudz lietas, ko tu katru vakaru iespējams vienkārši no sevis liec ārā skatītājiem un uz skatuves. Skaidrs, ka tas ļoti emocionāli nogurdina. Ja tev emocionāli nekas cits neienāk tavā dzīvē, tad tas ir diezgan liela tāda krīze, no kuras tu nevari aizbēgt. Un skaidrs, ja tev kāds uzspiež, tad tas diez vai ir klusi. Tas droši vien kāds vienkārši raud, kāds kliedz. Tas ir tas kā maziem bērniem arī dažādi uztver tās emocijas un to pasauli. Bet jums kā partneriem tas palīdz droši vien vienam otru labāk saprast? Mēs daudz runājam. Mums tas jau attiecību sākumā Oskars... To man jau iemācīja noteikti. Jā. Oskars kā vīrietis maz stāstīja savas, man vieglāk bija uz skatuves izteikt savas sajūtas nekā ikdienā ģimenē. Un man jau to mācības laik stāstīja, kā tu jūties, ko tu domā, ko tu gribi. Man ļoti interesanti izgriezt tādu momentu, tajās Fidži salās, tu viņai prasa, kā tev iet, vai kā tu jūties. Un tas ir tāds ievas treniņš, ja, ka tu... Sākumā īstenībā tās bija tā kā jautā, kā tu jūties. Tā kā, un pēc tam tev tas ieiet tavā ikdienā, tu tiešām to domā un gribi pajautāt, bet sākumā jā, tas tā kā vajag uzzināt, kā otrs vispār viņš jūtās un tā. Un man to jautājumu bija sev jāpierādina pašā sākumā. Es jau sākotnēji, man bija tāds... es tā skatu attiecības, ka mēs divi cilvēki, ja arī vai mēs esam kopā, vai mēs esam mamma un meita, vai mēs esam, ja kādas attiecības, otrs cilvēks nevar viņam Dievs priekšā nepateiks, kā tu jūties. Jebkurš cilvēks pārdevējs vai kā, mēs arī ikdienā domājam par savām problēmām, ne jau par citu problēmām biežāk. Un tur, nezinu, kāds mums kaut ko pasaka, un mēs to uztveram ļoti personīgi, bet tu nekad jau nepadomā, varbūt viņš jūtās vēl sliktāk, un varbūt kaut kas viņam ir tāds, kas liek to darīt, un tu to uztver pārāk personīgi, un tāpēc es vienmēr Oskaram atgādinu, ka, es saku, jebkurā gadījumā lietas, kas izraisa konfliktu vai kaut kādas ir bezjēdzīgas, jo, ja mēs nejautājam šos jautājumus, kā tu jūties, pastāst, kas tev uz sirds un izrunājam tagad, iespējams var palīdzēt, iespējams var tieši palīdzēt ar to, ka es nepalīdzu, bet man tas ir jāzina. Es to neuzminēšu, man to Dievs priekšā nepateiks, tu to vari pateikt. Saku, tā vieglāk, un, protams, pieredze rāda un tā praksa, ka tā ir vieglāk, vienkārši labāk izrunāt un tur, nezinu, strīds arī kā tāds strīds. Mēs bieži sakam, jā, kad vajag strīdēties, ka tas nav vienmēr negatīvi, kad, protams, nevajag vienkārši, strīdi, kas ir, teiksim, tādi... kā viņas, tādi... apmelojumi vienkārši. Jā, kas nav produktīvi strīdi. Kur tu vienkārši tur, tu smuļķis to arī, un viņi neko tā kā nedod, ka tur lamājies. Kur tu mēģini pierādīt, kuram grūtāk ir tagad. Jā, tie neko nenes. Kaut kāda ego savu attaisnot. Bet ja tev palīdz izkliegt tās emocijas, tā kā pateikt, ko tu patiesībā jūti, tad jā, tiem strīdiem ir jēga, jo aizstāvot savu kaut kādu viedokli un patiesību, jūs ierokaties tajā, kas vispār ir vērtības ģimenē, par ko tu pastāvi. Mums ir bijuši ļoti, ļoti, es teiktu, tādi dziļi strīdi, kur, piemēram, Oskara ģimenes audzināšanā un pamatbūtībā viņš tic tam, ka tur, piemēram, ja viņš redz, ka tur ir taisnība, piemēram, tad viņš ir tā pusē.
Un es savukārt esmu audzināta tā, ka, ja tev ir ģimene, nu, piemēram, tev ir ģimene, un ja ģimenē kāds kļūdās, bet viņš tā kā, nu, pret viņu ir visi, bet viņš ir kļūdījies, tu neej otrā pusē, tu mēģini to viņam palīdzēt, jo viņam jau ir emocionāli sūdīgi, nu, tā kā. Un mums par to bija daudz, es atceros, un es viņam saku, bet tu nesaproti, kā es jūtos, es saku, un es viņam stāstu, un tas ir dīp, un viņš pastāv par savu, un es par savu, un tur atklājās tik daudz lietas, kāpēc viņš to dara, un kāpēc man tas ir svarīgi. Un viņam tāds saka, par ko tu cepies no sērijas, tā kā, ak, mans Dievs. Nu, jā, šīs te lietas, bet nu, viņam ir paveicies, jo es tiešām esmu ļoti neatlaidīga. Man tā emocionālā... Viņi man arī stāsta visu kaut ko, man tāds, ok, es sapratu. Man tāds, tagad tu klausīsies. jā, ok, es pierakstu, es klausos, jā. Man tāds, tagad būs saprot, ka šeit tagad jādara. Bet jūs paši tam izstrādājuši to modeli, kā jūs tiekat ar to galā. Jūs reāli varat... Nu, tas nav tā, ka tagad jūs apvainojaties 2 mēnešus, nerunāsiet viens ar otru, tikai lūrēsiet, un tad varbūt kaut kad izgāzīsies. Bet jūs jau zinat, jums jau ir kaut kāds tas savs plāniņš, kā jūs tiksiet cauri tam strīdam, un kā jūs ieklausīsieties viens otrā. Bet baigi apzinātība. Man parasti liekas, kad mākslinieki viņi tādi ir ļoti ekspresīvi, un viņiem nav tās apzinātības, cik liek, kā tu saki, jūs esat ļoti jūtīgi, un līdz to, bet šito izmaiņas pat nebija tā kā pat... sapratis to, ka jo tu labāk vari darīt savu mākslinieku darbu, jo tu pats esi jūtīgāks īstenībā. Tikai tāpēc tu to vari darīt, ar to arī atšķirās, laikam, vienkārši kantaini loģiski cilvēki no māksliniekiem, ja? Nu, iespējams, bet tā, nu, katrā ziņā tā emocionālā pasaule, viņa droši vien, kad ir, nu, tāda, kā es to saucu, tāda, nu, multifunkcionāli jūtīga, jā, tie cilvēki. Man ļoti patīk viens tāds teikums, tad, kad mēs par kādu sakam, ka viņš ir dīvains, kad iespējams mēs neesam tajā emocionālajā vai kaut kādā inteliģentas kapacitātē ar to cilvēku, jo mums viņš liekas dīvains. Bet patiesībā viņš ir kaut kādā citā sfērā. Nu, viņš nav dīvains. Viņš ir kāds viņš ir. Un tāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Jā. Tas tā mums katram cilvēkam ir kaut kā tā sava vieta, laikam kaut kur iezīmēt, vai mēs to atrodam. Nu tā. Mums, laikam, vecākiem dēlam līdzīgi arī viņš tā sajūtās kaut kā, ka viņš ir pārāk emocionāls, pārāk jutīgs. Bet labi, tas ir cits stāsts. Bet tas noteikti nav pārāk. Domājot arī, es domāju, ka skatoties uz mūsu Rudolfu, viņš ir, man liekas, ka viņš tieši tajā virzienā arī mākslinieckajā radošumā varētu iet, jo viņš ir tāds ārkārtīgi tāds jutīgs, pie sevīm, iekšējiem. Viņš īstenībā man arī pirms pāris dienām teica, mamma, zini, es jūtos, ka es esmu mazliet dīvains, tagad pateicu to vārdu, un man uzreiz tāds atsit atpakaļ. Bet viņš nav dīvains. Nē, bet viņš teica, ka tas ir labi. Jā. Jo viņš jūtas, viņš savādāk atšķirās, un es pilnīgi varu iedomāties viņu šajās radošajās. Tas ir tāds spēks mūsdienās, ka tu tā kā apzinies savu, tā kā, ka tu esi citādāks. Un tu to vari izmantot arī sev par labu savam kaut kādām motivācijām, kaut ko darīt, kaut ko sevi radīt. Un to var arī ļoti labi. Jūs kā vecāki, mēs arī runāsim par jūsu būšanu kā vecākiem, mācēt to nodot bērnam, jo mēs jau īstenībā, mēs taču gribam, lai mūsu bērni ir unikāli. Viņi īstenībā ir unikāli. Un mums ir jāmāk tikai pacelt tā viņa unikalitāti, lai viņš viņu izkrāšņo vēl vairāk. Un tieši iedot viņam to drošības sajūtu tādam būt, nevis būt tādam, kas iet tajos rāmjos iekšā un ir visiem labs un visiem derīgs un visiem padevīgs. Es kaut kā ļoti sajūtu, kad Ieva teica par tiem jūsu sākuma filozofiskajiem sarunām vai strīdiem, whatever, bet es arī sapratu to, ka caur to, man liekas, mēs drusku pārprogrammējam to mūsu programmu. Jā. Jo es atnāku ar savu filozofisko, to ar savu, un mēs kopā meklējam, kā mums salikties. Un tas bērns, viņam ir tik liels unikums, viņam ir 2 tās pasaules, un iedot viņam tiešām to ticību sev, ka ar mani viss ir normāli, es esmu foršs. Un mēģināt ieraudzīt, jo man kā vīrietim arī skatos, viņus saņemies tur, es vīrietis. Nē, bet tas ir, es tur kā mamma, es arī esmu tāda diezgan, teiksim, stingra. Es redzu, jūtīgs, es redzu, emocionāls, bet arī ir jāapzinās, ka es viņu gatavoju realitātei. Nav man tāda pseido realitāte vai burka, kurā es viņu audzinātu tikai ar izredzētiem cilvēkiem. Vispār nē. Tāda no pasaulē. Es vienkārši redzu pasauli, respektīvi, plānā pamatā nežēlīgu, tādu izdzīvošanas, teiksim,
teiksim, Hunger Games, un man ir tāds, es palīdzēšu attīstīt arī tās puses, kas, piemēram, man ir palīdzējuši izdzīvot, tā. Bet ar bērnu ļoti interesanti, ka tu jau redzi, kad viņš aug, tu jau redzi, kas ir tavas puses, un kas ir tā otra. Un tad tu tā domā, kuru man tagad nogriezt, vai arī ko man būs nākotnē jāstrādā. Tu jau saproti, ka no tā neizbēgt, vai ne? Jā, bet tādā ziņā tu vienkārši visu laiku veidojies, un arī mēs kā ģimene visu laiku veidojamies, un mēs visu laiku par to runājam. Tas laiku procesā, jo mēs visu laiku varam mainīties, un tas ir, ka mēs izvirzam kaut kādu savu domu, mēs papildam viens otru, mēs ieklausamies viens otram, mēs nesam stūri, mēs savu ego kaut kādā ziņā noliekam malā, un mēs virzamies kopā kaut kādam mērķim, un tad tas veido kopā arī bērnam to vidi. Jā, jo tas ego ļoti bieži, ja tur par karjeru mēs runāsim, un tas ego ļoti bieži arī traucē, un ir tāds, liekas, visu tu salūzīs, tu pazudīs, tu nebūs nekas, bet īstenībā es tā, kā saka, ir tāds teiciens, ja tu atsakies no kā laba, iespējams, ka atsakoties no kā laba, tevi gaida, kas fascinējoši labs. Tu nekad nevari zināt to, un tad mēs esam arī to pieredzējuši tieši ar to, ka atsakoties no kaut kādiem saviem ego un ko katrs grib kaut kādā savā pusē, mums ir izdevies izveidot kaut ko unikālu kopā. Un kad tas ir tik skaisti mums tagad, ka mēs vienkārši esam dažreiz šokā, kad kaut kas tāds noticis, kad mēs atsakoties no kaut kā laba, kas mums tur abiem bija un spīdēja, un kas tur, mēs esam spējuši pārkāpt pāris kaut ko fascinējoši labi. Un tad mums ir tāds, šis tas tomēr kaut kā ir nostrādājis. Jā, mums kaut kā ļoti līdzīga sajūta ir nesen arī, kad mēs atteicāmies no kaut kā laba. Tagad mēs esam šī sajūtā. Interesanti, kur nošķirt to, kur tu varbūt sturgalvīgi kaut ko dari, un kurā brīdī tiešām tu atsakies no kaut kā laba, lai dabūtu vēl kaut ko labāk. Bet man liekas, ka tas, kas arī jūs neesat pirmie, kas to saka, un man liekas, ka tās sākuma filozofiskās sarunas, kuras meklējat, to taisnību, nevis ego, mēģinam iemācīt, jo tas ir jāiemācās, jo tu esi viens pats, tu esi darījis visu, kā tu gribi, un pēkšņi tev ienāk cilvēks, ar viņu jāsāk reiķināties. Un nolikt malā to savu ego un būt atklātam un kailam ar to cilvēku ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Iet tajā iekšā. Tas jau ir par to ģimenes veidošanu. Tu jau, tad, kad tu esi viens, tu esi viens un dari to, ko tu gribi, bet tad, kad tu satiec jau otru cilvēku, jau tad jums ir jāsāk kaut kā sinhronizēties un iet kopā. Un tad, kad ienāk vēl bērns, kurš vispār no tevīm paņem visu tavu ego nost, protams, tu vari stūrgalvīgi pie tā turēties, bet visticamāk tur nekas labs no tā nesanāks. Tur vienkārši būs strīda galā, jo bērns jau tev neprasīs skaidrojumu, kāpēc tu gribi darīt tieši tā. Viņš vienkārši tev paprasīs tavu laiku, tavu enerģiju, visu līdz pēdējiem, noģērbs tevi pliku, un tad tu stāvi tur un saproti, ka jums ir jāiemācās, kā šo visu tagad virzīt, kā to ģimeni vispār virzīt kaut kur, lai mēs vispār varam sarunāties, lai mēs varam būt kopā attiecībās, lai mēs varam audzināt bērnu šajās attiecībās un vispār tevai augt kā kaut kāds organisms kopā. Jā, tas ir darbs. Kā jums bija tas brīdis, kad ienāca mazais vispār, tapšana par mammu un tēti? Strādāt pie mums, principā. Uzņēmumā. Mums tā kā uzreiz tad tavs līgums ir šeit, tā paraksti tā, tu pildi tos uzdevumus. Biznesa plāns. Nē, mēs ļoti gaidījām Leonardu. Ļoti, viņš vienkārši pavēr pasaules. Viņš jau jūtu kad es stāvoklī, ka viņš piedzims un būs vienkārši life-changing moments. Ne jau tajā plānā, kad skaidrs, ka bērni, viņi, kurš ienāk, viņi pagriež to pasauli pilnīgi citādāk. Tā ir mums jauna pieredze, kā mamma, kā sievietēm kļūstot par mammām, apgūstot vispār, kas ir mamma. Tēviem, attiecībām, visam tas jau vien to pasauli, bet es arī jūtu, ka mums bija tāda interesanta saruna, jo tajā posmā es tieši aizgāju no teātra. Tā kā ārštatā stājos. Un viss teica, kāds sakars, tu paliec, tu šis stāvoklī, tev nav jāstrādā, tu vienkārši aizēji mājās, piedzimdē bērnu,
turpina skaitīties štatā, un tev skaita vēl naudu. Tā. Man sirdsapziņa neļāva. Man vajadzēja vienkārši stāties ārštatā. Es viņai saku, ko tu dari? Kāds saka? Kā jau es sākumā pieminēju, ka krīze ir tāda ēna, kas mums piemeklē. Viņas neaizbēgs. Tad, sanāk, ka es paliku bez darba. Man arī nebija darbs. Oskaram nebija darbs, zvanīja mammai. Es teicu, bet man tūlīt piedzims bērns, es saku, mums nav nekā, man ir jāmaksā dzīvoklis, man nav pastāvīgi ienākumi. Es saku, ir diezgan tā traku. Viņa man teica, ko tu bērnam daudz vajag? Atvilknīt, kur pagulēt, kaut graudiņu, ko uzēst. Būs vēl labi. Pupiņš ir, Laikam tad tāds jau. nestrādā. Es tā, labi, mami. Paldies. Paldies. Paldies par atbalstu. Es domāju, Bet es tad tajā brīdī prasīju, Evai, ko mēs tagad darīsim. Ko mēs reāli darīsim? Mums būs bērns, ko mēs strādāsim, ko mēs darīsim. Kas būs mūsu tas ceļš? Un es viņam vienkārši dvēseliski pateicu, ka man tāda sajūta, ka Leonards mums parādīs ceļu. Es saku, es nezinu. Es tiešām nezinu. Tev nav naudas, tu esi vienkārši bez darba, tas stāvoklī jau kaut kādā 7. 6. mēnesī, un vienīgā atbilde ir, es tiešām jūtu, ka Leonards piedzims, un tas iespējams mums parādīs ceļus, ko mums iet. Reāli. Šis ļoti interesanti, jo man ar otro bērnu bankrotēja biznesa. Wow. Ar trešo bērnu mēs atvērām jaunas biznesus, ka tā uzticība, bet tas arī kaut kā jūs labi kačājat to informāciju, jo pie manīs tas atnāca tikai pēc tam, kad es tā kā atskatoties to sapratu, bet tev, ka tā sajūta bija, ka kaut kas pamainīsies tikai tiem, kam ir bērni, kuriem ir super sarežģīti šobrīd, kaut kā mēs sakam, jo vairāk bērni, jo vairāk naudas. Bet intuīcija saka, ka viss būs slikti, ko tad? Nē, samaini intuīciju, labi, ko nē. Galvenais, tas satraukums par to materiālo pasauli ir ārkārtīgi augsts, jo tas ir arī pamatoti. Bet ir jāņem, es vienmēr atgādinu pie jebkurām situācijām. Es vienmēr atgādinu, ka tu nekad nezini, kas būs tālāk, jo visu, ko tu nākamo domā, piemēram, kas būs rīt, kas būs parīt, tu atspēries tikai no šodienas. Yeah. No šodienas. Bet to, kas būs rīt, ja tu neatspērtos no šodienas, tas sanāk, ka tu vari izveidot to pavisam citādā. Un to realitāti mainīt. Kas būs nākamā? Tu, piemēram, skaties uz situāciju, kad ir rīktīgi slikti, un tu domā tāltermiņā, tādā ilgtermiņā, ka būs sūdīgi, jo tev nav darba. Bet man es sev esmu ietrenējusi domāt, ka es nevaru atspērties un ņemt šodienas lietas, kas ir uz ilgtermiņu, jo es tās varu mainīt. Pēkšņi var rīt kaut kas notikt. Jā, kaut kas var ienākt, kāds cilvēks padoms, lietas sagrozīties citādāk, un tas ir iespējams, ja tu ļauj tām notikt. Ja tu neturies pie tā, ka man nav naudas. Tu esi atvērts laukstai enerģijai, un viņa tev var ienākt tavā pasaulē. Jo mums jau smadzenes arī tendēts meklēt risinājums. Mēs visu laiku, ko mēs darām pārsvarā, mūsu smadzenes vienkārši visu laiku kultivē informāciju, cenšas atrisināt lietas, mums ir problēma, mēs viņu atrisinām. Problēma mēs viņu atrisinām. Kā būtnes. Ja tu domā, ka tev nav nauda un paliec pie stāvokļa, tu tā arī dzīvo. Ja tu domā, kā to atrisināt, vai arī koncentrējies uz tā, ko es varētu izdomāt tādu, vai, piemēram, nezinu, man ir nauda, ko es darītu, vai, bišķi to domāšanu nomainot, to arī ieraugi tās iespējas. Respektīvi, mēģināt atmest to realitāti, sauksim, kā ir. Tā kā tu esi izdomājis tev realitāti, tev nekā nav, viss ir slikti, bērnam būs jāguļ atvilktnē, nomainīt par to, ka, tā ir vakardiena, tas neskaidās, šodien ir jauna diena, ja? Principā, jo tā realitāte jau arī ir relatīva. Tu viņu vari grozīt, vari mainīt. Tu vari, bišķiņ tās izklausās kuku, ka tu tā kā domā, man viss ir labi, bet tu viņu veido tādā ziņā, ka tu, kaut kas arī tāds var būt tajā fantāzijā. Tas ir tāpat kā tas viens tāds ļoti labs paņēmiens. Ja tu sāc koncentrēties, piemēram, mēs spēlējam spēli mašīnā, meklē tikai sarkanās mašīnas. Tu sāc uz viņām skatīties, pēkšņi ieraugi, cik daudz īstenībā ir sarkanas mašīnas. Ja tu neskaties uz viņām, tu viņas neredzi. Tas tieši tas pats ar iespējām tev dzīvē. Viņas visur jau ir īstenībā. Viņas ir.
tev vienkārši ir jāieraug. Un tu neieraudzīsi, ja tu nesāksi uz to koncentrēties. Ja tu koncentrēsies uz sūdu, tev arī tas būs. Zini, kāds ir teiciens? Es atvainojos, jā. Bet es jāju ar zirgiem. Un zirgiem ir tāds teiciens, ja tu skatīsies uz zemi, tu tur arī attapsies. Jo tu jājūt nenormāli lielā ātrumā ar zirgu, tev jāskatās ir tur, kur tu jāj, jeb kur viņš skrien. Viņš skrien nenormāli lielā ātrumā. Bet ja tu skaties uz zemi, tu arī tur nokļūs visticamāk. Jo tu vienkārši tur nokļūsi. Tas ir tāds nerakstīts likums, kur tur zirgs var vienkārši tur Man liekas, ka jūs ļoti vienkārši un skaisti to pastāstījāt. Tiešām arī gan par sarkanajām mašīnām, gan par zirgiem. Jo mēs īstenībā jau visos iepriekšējos podkastos arī cilvēkiem mēģinām nodot šo pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk. Kad īstenībā tas viss patiešām ir mūsu galvā, ne jau apstākļos. Ne jau kaut kādos, vai man samaksās tagad kaut kas tur vai nesamaksās. Tiešām vienkārši tas, ko mēs redzam, to mēs arī piesaistam ļoti vienkārši. Un ja tu saproti, ka rītdien ir jauna diena, arī šodien ir diena, un arī šodien es varu izdomāt, kā mēs to atrisināsim, kā mēs tur atradīsim to naudu, un kā tiešām nevis vienkārši sēdēt un ciest un būt tajā cietē lomā, kuram visi ir nodarījuši pāri un visi apkārt visi ir slikti, bet vienkārši skatīties uz iespējām. Un tas arī ir, tas ir real deal, man liekas. Man ļoti palīdz paskatīties dažreiz pieķert sevi tajā sajūtā, cik ir lielā dirsā, un pēc kaut kāda perioda atskatīties atpakaļ un salīdzināt to sajūtu, cik bija lielā dirsā, un cik īsumā vienkārši tas atrisinājās. Jā. Ja tu paņemsi jebkuru problēmu, kas tev ir bijusi atpakaļ, tu ieraudzīsi, ka tajā brīdī tas likās, viss, dzīve ir beigusies. Un pēkšņi tev tur viens zvans, otrs zvans, tā kā tu saki, kaut kāda realitāte nomainās. Bet 7 mēneši, viss ir pakaļā, jūs nolēmiet skatīties, meklēt iespējas. Jā, Leonards piedzima un bija dzemdības super izaicinoši grūtas ar pēc tam rakūtu ķeizaru un es vēl Jēzu, ja kāds nezin, kā taisa akūtu ķeizaru, tad paldies Dievam, man bija epidurālā jau, bet būtībā, ja tev pēkšņi dzemdējot, kurš jau 5 stundas dzemdēja, un domāju, bet būs. Man saka, māsīts, reāli nebūs. Vajag akūto ķeizaru. Ir tā, ka tev ļoti ātri ceļ nost no tā dzemdēšanas platformas, un ja tev Dieva dēļ nav epidurālā, tad tajā posmā arī tev to muguras kaulā ieveda, bet man bija, tas man tur izpalika, bet mani ļoti ātri nocēla no visām tiem vadiem un aizveda, un man nokritās tas spiediens nenormāli, un es tajā Jēzu, kur tev tā kā palaks ir, tur ir tā daļa, ko viņi tur tūlīt operēs, tev tur ar palagu ir aizklāts, un tad tu guli, un tev atkal piesprauž, un tas Jēzu VM vēl, man liekas, oh my God, šis ir vienkārši debšīgi. Augšām celšanās tā saucās. Viss tad, ne, viņa vēl VM, griežam tagad pagaidu ļauj pavēmt, un tur saka, Dievs. Akūtais ķeizars, es par ķeizaru tā nepārdzīvoju, kā mans ķermenis vairāk to, pārdzīvoja. Kā man bija tāds, paldies Dievam, tam bērnam, viss ir kārtībā. Jo Leonards piedzīva, kā Leonards, viņš nebija nekāds mazais, viņam bija 4 kg 130 grāmi. Es atceros, tā vēl gulēju, un viņu, man vecmāte paņēma un nolika tur noslaucītā ātri. Un pirmais, ko es ieraudzīju, bija viņa pēda, kas bija milzīga, un viņa pauta, kas bija arī reāli milzīga. Un viņa tāds... Tas ir mans bērns. Tas nav mans bērns. Un viss tās māsītes tādas. Jūs tādi 2 mazi cilvēci. Kā jums tāds liels bērns piedzīvo? Tā kā reāli. Un mums likās, oh my God. Jā, viņš bija diezgan liels. Un viņš arī izties pēc tāda, ziniet, ir tāds es nezinu, kur tas Budas statujas tādas, kur viņi sēž, viņiem tās ir, ādas rievas daudz. Viņi tādi super tādi sulīgi. Tā izties Leonards. Viņš reāli izties pēc veca opja. Kurš ir tādā būda. Jā. Un es uzskribu, saku, mans Dievs. Es domāju, man piedzīvs tāds mazs skaists bērniņš. Es saku, viņš izstās pēc veca opja. Viņš ir milzīgs. Es saku, nevienam viņi nedrīkst rādīt. Nē, viņš bija senais dvēselis. Viņi visi tādi izskatās moži tādi taņurcītis. Citi ir smukāk, citi mazāk. Bija rīla. Nē, bet viss kārtībā. Tā jau viņš tāds moziņš sakos, bet tiešām viņš izstījās tādu, viss tāds, bet viņš uzreiz atvēra acis, uzreiz viss bija tik ātri viņam notika.
ka es bišķi sabijos par to attīstības lēcienu. Jā, viņš īstenībā bija tāda, viņš jau man uz rokām, kas atnāca mājās, nebija kā tikko piedzimis bērniņš. Viņš tiešām izstījās jau 2 mēnešu vecumā, pēc izmēra. Kas? Pats jau vēra. Jā, apmēram. Un man viss teica, tu tikko piedzemdēji? Es teicu, nē, tikko. Jā, un viņš ienesa, viņš tādu enerģiju deva. Bija tāda sajūta, ka viņš ir tiešām atsūtīts pie mums 3 reizes gudrāks nekā mēs esam pat kopā. Tad ļoti vieda sajūta no viņa nāca. Viņš bija tāds ļoti mierīgs. Viņš viss pilnīgi tāds, un pirmais, tāds bērns man likās, kaut kas tā ļoti interesanti. Un uzreiz, kā man liekas, tas, ko mēs darījām, lai tiktu ārā no tā visu, kur mēs bijām, mēs tā kā negājām katrs kaut kur meklēt kaut kādas iespējas. Mēs meklējām viens pie otra tās iespējas kopā. Un lai to radītu kopā, mēs to laiku tiešām arī veltījām tā, lai mēs pavadītu to kopā. Man bija ļoti liela tā vēlēšanās, kāpēc arī stājos, man bija liela vēlēšanās, lai tajā laikā, kad man piedzimis bērns, es zināju, ka es vienkārši gribēju būt kopā ar viņu. Kad man nav sajūta, ka man kaut kur jābūt, vai kādam es kaut ko esmu parādā, vai kaut kā tur man pēkšņi sauc uz darbu. Un es ļoti gribēju vienkārši būt ar viņu kopā. Un tad es arī viņi bija kopā, un tas pasakāns laiks, un man tā patika ar viņu vienkārši skatīties uz viņu, saprast, ko viņš saka, kas notiek. Es ar viņu, viņš ar mani, ar tēti. Mēs izstrādājām savu to sistēmu, kā mēs tur, ko mēs darām, jo pamatā pašā sākumā bija tā, kad mēs nospraudām robežu, kad Oskars tā kā iegulda manī, un viss, kas ir manīs, iegulda bērnā, un mēs tā uz riņķi gājām. Viņš nebija tas, kas atsevišķi gāja pie bērna. Viņam nebija tāda uzdevuma. Viņš tā kā vairāk rūpējās par māmu, lai viņam māmu viņam bija pilnīgi uzdevums par māmu. Ja tu esi labs uzņēmējs, tu rūpējies par fabriku, nevis par produktu. Jā, tieši tā. Protams, ka šādi. Precīzi, lai cilvēki saprot. Jūs sapratāt, jā? Rūpēties par fabriku. Vīri. Un tad baigi labi tas gāja tad ar ritenim, bija spēks, es devu bērnam, bērns un laimi viņam, un tad mēs tur tā sinerģijā. Un tad, vienā brīdī man atnāca tā doma, tur bija interesanti. Mēs bijām sakrājuši lielu iekrājumu naudu, lai mēs nopirktu nekustamo īpašumu un bijām plānojuši, kad būs nekustamais īpašums, ģimene, blablabla. Un tad man ienāca prātā doma, ka man pēkšņi atnāca tā ideja, ka mēs varētu tā kā ceļot kopā ar bērnu, darīt to, kas mums patīk, jo mūsu daudz sapņu slēpjās ceļošanā, ko jau mēs darījām pirms vēl bērnu un aktieros, un mēs secretly visu laiku kaut kur ceļojām un piepildījām savus sapņus. Un tad es teicu, ka es no tā negribu atteikties, kad varētu mēģināt ar Leonardu kopā. Viņš tiešām vēl baigi maziņais. Jums pirmā bija uz Portugālu brauciens, ne? Jā. Nē, ar Leonardu bija agrāk. Viņš jau ar mani 6 mēnešus. Sapni mazo bija pirmais brauciens uz Portugāli. Iepriekš jau mēs bijām ceļojuši ar Leonardu, pat pirmais bija uz Portugāli tieši, jā. Bet tad jūs vienkārši visu iekrāto naudu izdomājat, ka ieguldīsiet ceļošanā. Mums bija dilēmas. Mēs tā kā izdomājam, es saku tā, ja es būšu producents, tad es varu to darīt. Es esmu producents, režisors, tur arī izpildītājs un montāžas režisors. To mēs visu apguvām, ko mēs nemācējām. Nebijām turējuši kameru, mēs paši sākam filmēt un visu paši sākam trenējāmies, izzinājām, mēs kā producents tur ņēmos, liku kopā to bildi. Tas bija pēc Leonarda piedzimšanas. Uzreiz pēc, jā. Tas ir tas ceļš, ko viņš jums īstenībā parādīja. Tur jau tā lieta, jā, viņš to arī parādīja. Pirmo reizi mēs nopirkām kameru, tā kā profesionāli mēs sākam filmēt. Es paņemšu bišķiņu laikam. Obligāti, jā. Un tad vienkārši sanāca, ka mēs izstrādājām tādu, gadu laikā, kad mēs augām kopā, mēs arī ieguldījām, teiksim, katrs savā kaut kādā jomā, lai spētu realizēt to mūsu ideju un doties. Sākums, pirmā visa sezona ir eksperiments būtībā. Mēs uzstādījām ķīmijas uzdevumā hipotēzi, vai viņai izdosies vai nē, vai ir iespējams ar bērnu piepildīt tos sapņus vai nav. Un tā mēs braucām, nezinot, vai mums pašiem izdosies vai nē. Un tad tur mēs arī filmējām visu un darījām. Jā, un tad tas organisms vienkārši aizšāvās gaisā. Jā. Ļoti interesanti, ko tu pateici, kad kā mums ir, kad ir sūdīgi, mēs bieži vien ejam darīt vairāk. Nezinu, kāpēc. Bet es arī daudziem saku, ka ir sūdīgi, tad ir bišķi tieši jāapstājās.
ir jāapstājās un jāpavēro, jāpagaida kaut kādas zīmes vai kaut kādas idejas, kas atnāk. Nevis, un tad, kad iet labi, tad tieši otrādi ir jādara vairāk. Jā. Mums kaut kā sistēmā ir iestrādāts otrādi. Ja nav ko ēst, tad jāsāk strādāt. Jāsaka, rukāt. Rukāt, jā, un jums ļoti interesanti kaut kā dabiski, ka tas atnāc. Vai, varbūt tāpēc, ka jums, kā tu saki, jūs esat jutīgāk, jūs jūtat kaut kā daudz skaidrāk, tagad ir laiks, kur mums tieši jāsaplūst kopā, jāaiziet vienam pie otru. Bija tāda ļoti spēcīga sajūta, jā, ka šis ir tāds laiks, kur vienkārši nav jāskrien pāri. Nav, piemēram, protams, ir savi ultimāti, tev ir jāatgriežas karjerā, tur ātri jābūt ir atpakaļ darbā, citādi savu pozīciju zaudējis vai kaut kā tāda spiediena apkārt. Jā, apkārt. Tās ir tas sabiedrības spiediens, kas tev ir, bet izvēlēties par labu ģimenei, par labu sev un to laiku tiešām arī veltīt viens otram, tad tas īpaši pašā sākumā, kad bērns ienāk ģimenē, ir pats svarīgākais. Tas ir pamats mūsuprāt visam. Jā. Un mums bija tā izvēle, vai tas nekustamais īpašums, vai arī viss nauda mums aizgāja pirmajā sezonā, jo mēs viņu būtībā... mums bija arī, mēs kā producents piesaistīja atbalstītājs, bet tur nebija nekas tik liels, lai nosaktu visu to mūsu, visas sērijas un visu brauciens. Visu to iekrājumu mēs ieguldījām šajā iedvesmā, es teiktu, jo tā iedvesma, tur ļoti, ja man būtu jāstāst kā režisoram, kā tapa vispār tas viss kopums, tad tur ļoti daudz tādi viens rokas komponenti, kas vienkārši sanāca vienā. Tur bija ļoti daudz dažādi iemesli. Man kaut kad domāts, tur tajā gadā domāju par to, tad šajā gadā iestājos par to, tad to, un tur viss vienkārši tā un sanāca vienā. Kopā, jā. Tādas notika. Bet tur ir daudz tādi kodi un komponenti, jo viens man pašai kā aktrisei arī šīs te statūts, ka tu piedzimdē bērnu un tu uzreiz pēc tam atgriezies darbā, tu īsti neizbaudi ne to posmu ar bērnu, tu esi stresā, ka gadījumā tev neizmet ārā kāds ienāks tavā vietā un zaudē status, pozīciju. Protams, ka tas ir svarīgi, lai to, ko tu mīli, ko tu dari, tu taču negribi zaudēt, tas skaidrs. Un man šķita, ka daudzi īstenībā ar to saskarās tieši tajā jomā sievietes, ka ir tāds uzlikums, jo īpaši kā mūsdienās liekas, ka es nesaku, ka sievietes ir pašas pie tā vainīgas vai kā citādāk, ekstrēma feminismu. Es neatbalstu to feminismu, kas tomēr pastāv par tām sievietēm, kas tiešām cieš. Bet tas ekstrēmais feminisms, man baigi neiedvesmo. Jo es kaut kā mūsdienās, tagad es kļuvu par mammu, un es ļoti gribēju būt mamma, man bija tāda svētlaime. Es domāju, tas ir tieši tas, kas ir kaut kādā dieva gribā iespējams ierakstīts, ka sievietēm tas ir, kaut kā instinktīvi, dabīgi, kaut kādā posmā viņas grib to darīt, iespējams kāda negrib, vai kā tā ir izvēle. Es gribēju, un tad ir šī te karjera, ka mums uzliek tā kā tur veiksmīgas sievietes, viņas strādā, un saproti, te visai apkārt. Viņas arī veiksmīgas ir ģimenē. Ja tev ir tādi augsti standarti, un viņi nevar nebūt augsti, jo visas apkārt sievietes tāds. Un, protams, skaties tiem, piemēram, tev vienkārši tāds, un es tikai audzinu bērnus. Bet man liekas, mana griba bija apvienot to, kad es varu darīt to, ko es mīlu, un kopā ģimenē vēl. Tādā veidā, kad es varu caur savu darbu arī kaut ko iedot ģimenē, un ģimene caur sevi man iedot darbam. Tā kopējās tā sinerģija tajā visā. Un man arī šis projekts tajā jomā tapa, jo es nevēlējos atstāt savu ģimeni kaut kur es aizēju no viņiem, es aizēju kaut kur uz citu darbu, strādāju. Viņi nezina, kas tur notiek. Citam tas dara. Manā gadījumā man bija vēlme paskatīties, kā tas var strādāt vai nevar strādāt, un kas no tā vispār izriet. Jo man bija intervija arī viena, kur man žurnālisti pajautāja, tu nāc ar mums? Jā. Drīkst es atļauju.
Jo man bija tāda viena intervija, kur man žurnālists teica, bet vai tu tas vēl pirms Leonārda un vēl strādāju teātrī, un viņa teica, vai tu vēlies ģimeni? Es teicu, jā, protams, ļoti vēlos bērns. Viņa tā, tiešām? Es saku, jā, viņa tā, vispār nevar pateikt. Tu 100% karjerist. Un es atceros to jautājumu, man bija sevī tāds izbrīns, kāpēc jāatdala? Kāpēc jābūt tā, ka vai nu tu esi tā kā ģimenē, vai nu tu esi karjerista? Kāpēc es nevaru būt tā kā veiksmīgi savā darbā un man ir ģimene? Kāpēc mēs to sabiedrībā dalām? Es šito ļoti sen izdarīju, ka nav vai ir un. Ir jo tāpēc, ka ģimene tev ir ideāls skolotājs. Es šito jau piemēru stāstīs, bet ja es kaut ko daru, un es arī pēdējos 8 gadus principā strādāju mājās. 7 gadus. Man vienmēr office mājās. Es vienmēr esmu pieejams, pie manis var atnākt. Un man ir bieži tādas situācijas, kad es kaut ko sāku darīt, un man vienmēr ienāk vai nu bērns, vai nu Līna ienāk, iedomā bērnu vēl kaut ko. Un es bieži tāds, laikam šitais nav jādara vienkārši. Tā kā, ka tu redzi, ka tev nāk tās zīmes, bet man liekas, ka šis ir tāds tiešām kaut kā mēģināt laikam sazemēties un saprast, ka nav vai, bet ir un. Ir un vēl es domāju, ģimene un karjera, ka nav vai, bet ir un savā starpā. Jā, ka tev nav jāizvēlās starp vienu vai otru, bet tu vari to kopā. Vienkārši iemācies ļoti efektīvi savu laiku plānot. Tagad vienkārši tik daudz lietas, ko darīt. Tu vari braukt ar mazo ceļojumos, filmēt, pārdot tur to seriālu, vēl kaut ko. Tu vari tik daudz ko darīt, ko agrāk nevarēja darīt. Agrāk bija tā, tad tev ir tā kā vai nu. Tu ej rūpnīcā, vai nu tu esi mājās. Tu jābrauc uz tikšanos kaut kādas svarīgas. Atceros, es dzīvoju laukos 3 stundas braucu tikšanos. Saprotu, tikšanās bija bezjēdzīga, šī diena norakstīta. Tagad ieliec Zoom zvanā pēc 15 minūtēm pasaka tā. Labi, multitasking, tu vari, protams, cik augstā līmenī un cik labi tev tas viss sanāks un cik tu pats ekspektēsi no sevīm. Un varbūt ir jāsaprot, ka tā kā mēs īstenībā ar Lankām runājam, kad ir kaut kādas lietas, piemēram, ja tu esi mamma tagad, tad tu uz to laiku esi vislabākā mamma ever. Vislabākā, kāda vien tu vari būt. Un tas nav tā, mammas loma tur ir kaut kāds tur mazāk, ja nekā karjeras. Tu arī šo ilgi cīnījies, ka tu esi jau tikai mamma, es jau tikai mājās. Nē, vienkārši ir varbūt, tas nenotiks viss tik ātri, varbūt tu nebūs tā vislabākā karjerā, nezinu, tur gada laikā, bet tu vari apvienot to kopā ar ģimeni, darīt kopā vai izdomāt, kā jūs to varat kopā, un tiešām, nevis vai, bet un. Es gribētu vēl par šo tēmu vienkārši paturpināt, un arī nodot šo vēstījumu citiem, kas klausās, ka, manuprāt, mūsdienās sociālā spektrā kaut kādā veidā ļoti izdevīga sistēma manipulē tieši ar karjeru un mammas lomu. Ļoti neizdevīgā, es teiktu, sabiedrības aspektā, jo bērni, kuri aug bez vecākiem, kuri tikai nododas karjerai, manuprāt, nevar izaugt pilnvērtīgi, patstāvīgi drošībā par sevi šajā pasaulē. Jo izdevīgākais, manuprāt, sistēmai, ko ir izdarīt, ir atņemt bērna mammu, pateikt, sievietes maucam karjerā un iedot telefonu rokā un paskaties, kas notiek ar bērniem mūsdienās. Un visiem ir tāds, mans Dievs, viņi neklausās, viņiem nevar strādāt, visi ir Kāpēc interesanti? Ir tik daudz cilvēki, jaunieši, kuriem ir bail. Vienkārši pajautāju, kuram jaunietim, man pašai brālim ir, jaunākajam ir 16 gadi. Kam viņš iet cauri un cik daudz mamma ar viņu bija. Es zinu, es redzu, un arī daudz ar jauniešiem tiekos Oskars, un daudz skolās viņš ir spēlējis izrādes, un mēs redzam to paudzi, kas aug pēc mums. Tā kā. Un ir mana liela tā baža, man liekas, kā var tā nonievelēt sabiedrībā mūsdienās mammas lomu? Ja tā īstenībā ir tas, ka mēs audzinām, mēs šīs mammas, kas esam tagad, mēs audzinām nākamo paudzi un tēti kopā. Mēs audzinām nākamo paudzi. Ja mēs gribam gudrākus politiķus, gudrākus lēmējus, balsotājus, bla, bla, bla. Ja mēs vienkārši racionāli paskatāmies, cik daudz mēs ieguldam inteliģencē, vai mēs nevaram prasīt no skolām to, noteikti nē, tas mikroklimats, tas sākas ģimenē, tas sākās 1-1. Un ja tev liekas, ka tas ir nekas, tam bērnam iemācīt kaut kādas normas, robežas, iedot drošības sajūtu pasaulē, izteikt savu viedokli, būt pašam sev, tomēr atšķirt labo no ļaunā
un būt mīlētam. Manuprāt, tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Un ja mēs to neiedodam un pēc tam vēl kaut ko gaidam no tiem bērniem, kad viņi jau sāk augt, tas ir vienkārši, tā ir tu pats sev iešauj kājā. Reāli. Un man arī bija tā apziņa, man bija tāds, nē, es neiedošu sevi nevienam citam, tā kā karjerā, un es arī tā kā nejūtos pārāk, es teikšu, es jūtos diezgan vēl jaunu, un es arī domāju strādāt arī izaudzinot, Leonardu līdz 5, 6, 7 gadi, kad viņam jau kaut kāda apziņa būs, kur viņš atrodas, ko viņš dara, un kas ir pasaule. Man, es jau tādu mērķi nospraudu, kad es darīšu, es izdomāšu jebko citu kopā ar viņu, lai es varu iedot viņam to, kas, manuprāt, ir svarīgs, kā mamma. Un pēc tam es varēšu darīt, man taču būs vēl kaut kāda, es tā ceru, ka kaut kādi, to mēs nekad nezinām, bet, ir arī tas, ka mēs baigi skrienam līdz tiem 30, un mēģinam vienkārši vinnēt visas godalgas, dabūt visus paaugstinājumus, būt vislabākie. Bet realitātē, tā kā jau mēs dzīvojam iespējams līdz 80 gadiem, ko tu pēc tam darīsi? Tev mēs vēl 10, vēl 10. Man māmas vispār mauc vēl joprojām. KFC īpašnieks pirmo restorānu atvēra, man liekas, 64 gados. Ne tikai aktieri sāk strādāt arī, kas... Morgans Freemans, viņš arī sāk strādāt, 50 kaut kur gadu. Mēs viņu zinām visi, mums tāds tikai kā pirmais aktieris darbs bija 50 kaut kur gados. Un tas ir tā, es teiktu, tā ir tā radītā pseido realitāte, ko viens otram stāsta, jāapspēj. Bet tu pareizi saki, bišķīt dienā vismaz vajag vienu reizi pasēdēt, nedaudz padomāt, nevis skriet visu laiku, tam laikam, pa priekšu un teikt, tā kā visi dara, es neko. Skaidrs, ka tu, piemēram, scrolloji, es arī scrolloju, tas viss ok, bet es katru reizi atceros, ka es noskatos, vismaz, nezinu, miljonus cilvēku dzīves stāstus, bet, dažādos laikos, bet kā mums to smadzenes nolas ir, tā kā, ka viss notiek. Dievs, viņa visa dzīve. Ko es daru? jā, tas tā nav. Tas tā nestrādā. Ne, bet man liekas, tu ļoti, ļoti skaisti to pateici, kad labas mammas loma ir nenormāli svarīga nākotnes sabiedrības kvalitātei. Un vienkārši noķerat to sajūtu, ka arī tēvu, es arī skatos, es nesaprotu, kā var tēvu vienkārši nekomunicēt ar saviem bērniem, vai, es vienkārši to nesaprotu, jo mums arī tā ģimene ir, mums arī super liela pamatvērtība ir ģimene. Un arī tēvu loma, ne tikai mamma loma ir, mēs atbildam par to, kā mēs dzīvosim vecumdienās. Ja mēs paši baudīsim to. Bet man liekas, ka tas, kas jums kaut kā, vismaz man no malas skatoties, liekas, kad jums kaut kā ļoti cenšaties radošu bērnu izaudzināt. Cenšamies, viņš pats tāds ir. Viņš pats viņš ir tāds. Viņš jau no paša sākuma jau ir vienkārši. Viņš ir vienkārši paņēmis mūsu jebkādus talants, un tur ir īstais talants. Mēs vienkārši tā kā, mēs. Viņš tiešām pārsteidz ar savām dziesmām, repiem, stāstiem, uzstāšanām un tā tālāk. Un mēs to neko, tā kā viņš vienkārši. Jūs vienkārši viņam dodat to iespēju tādam būt. Tas jau arī ir... Es teiktu, es īpaši neiejaucos. Mums nav tāds, mēs skatāmies to virzienu, kas viņam padodās un sniedzam, cik mēs tur spējam viņam sniegt kaut kādu tur atbalstu. Ja viņam tur patīk mūzika, mēs uzliekam to mūziku. Tā kā, ja viņam nav tur pašam MP3, tur kur uzlikt. Ja viņam patīk kaut kādas lietas, mēs, protams, atbalstam. Bet tā, ka mēs tur speciāli viņu spiestu. Nē, viņš vienkārši ir bijis jau kopš viņš piedzima. Es jau, man liekas, televīzijas tiešraidēm, kas tur man bija kaut kādas, viņi visur ņēma līdzi. Man viss teica, tā kā... Viņa teica, kāpēc tu neatstāji Omi? Man reāli Omi strādā. Man nebija arī kam atstāt. Mēs aukli meklējām 2 gadus neatradām. Tā kā nav jau tā, ka mēs nemeklējām, kur tā kā atpūsties no sērijas beigas. Un jebkur, kur mēs tagad ejam ar Ievu divatā, mums visu laiku prasa, kur Leodards ir? Kur Leodards? Ko tā ballītā vai kur Leodards? Tas jau īstenībā ir bijis jūsu, labi, varbūt piespiedu kārtā nedaudz ceļš, bet arī parādīt tam bērnam, kad jā, viņš nāk, viņš visu kaut ko daudz redz, un tas tik
īstenībā netipiski tiem pirmajiem vecākiem, kas īstenībā mēģina ļoti bērnu sargāt, tur nedodies viņš tur nokritīs, nedodies viņš tur kaut kas slims, saka, Dievs, nē, tagad 2 nedēļas sēžam mājās, nevar laist tur klāt. Un, man liekas, tas tāds varbūt tipiskāks pirmā bērna vecāki, kas mēģina bērnu ļoti pasargāt no tās pasaules, bet jūs esat tieši viņam rāda to pasauli. Varbūt tas, kā jūs teicat, nedaudz piespiedu kārtā, jo nebija augsts un nebija kur atstāt, bet īstenībā arī izvēloties šo piepildīto jūsu sapni, ko jūs esat mums nodevuši parādīt, arī jūs vienkārši ejat un nesat viņu. Mēs vakar skatījāmies, kā tu nesi Somijā, viņu tā kā lelli tādu sastinguši. Viens nes 4 ķiveres, viens nes Leonārdu šitādu ten, un es domāju, tas tā kā ar 4 bērniem apmēram ceļot kaut kur aizbrauks. Viens ir nokrāvies vienkārši ar to, un tas ir grūti. Un es arī redzēju arī tavā sejā to, ka tev pienāk tas viss līdz kaklam šito, kāpēc mēs vispār to izdarījām. Varējām sēdēt mājās un skatīties multenes un graust popkornu, bet nē, jūs aizpratusties to Somiju. Un nesat viņš šitādu, viņš tur nabaks vienkārši mirkšana acis, bet... Man liekas, es jau vispār, man viss vienkārši kaut ko... Tā iela kaut kā trakā mamma, tā kā Dievs bērnu tādā salā. Bet tur var redzēt tavās acīs, ka tu esi reāli īsta mamma, ka tev reāli besīt tas, kas tajā brīdī notiek. Daudz, kas besīt, jūs pārsvīts. Nē, normāli, es jau pat sevi iemet tajā situācijā. Es kā režisors saku komandai, mēs braucam, tas kā mamma, ka fuck. Nē, vienkārši mums ir lietas, ko mēs sarunājam ar Oskaru, tad, protams, kādam kaut kas aizmirstās, bet tās Somā, ka tu atstāji banānu, es meklēju to pudelītu, viņi nav izmaz gātu, man vienkārši bija tāds tā kā jebkurā situācijā, bet tiešām naktī Ziemeļvalstā -30 grādus. Tās nekur nepazudīs. Nē, man patīk, ka atceries vaļā to pudeli. Neviens vīrietis nekur neko nevar pareizi. Tā, mums kaut kā var atbildībām kārtībā, bet es saprotu, ka tu reāli gribi pateikt pavisam kaut ko citu. Bet kā vēl ir ieslēgt un panākt? Nē, man vienkārši nebija laika, kad labāties, jo es jau man liekas, jau iepriekšējās dienas, tā bija viena jau no kaut kāda 4. vai 5. diena, kad jau mēs tur braucām. Zini kā, tu taupi spēks, tu jau ar laiku saproti, ka nav jēga, un tev vienkārši tāds pie sevis tāds jēl, un tu vienkārši ej tālāk, jo tulīt nāks sīkais, un tev vienkārši jāatrisina situācija. Tu tik ļoti labi pateici, man tas savilkās es arī šodien no rīta Gustavs bija aizbraucis projām, un ar 4 ir jāizparās no mājas ārā, visi normāli jāsaģer, vēl pašai normāli jāskatās, jāpaņem tam drēbes maiņas līdz tam pamperi, tam ēdiens, tas. Un tad un es vienkārši, man jau trīc, viss, kas var trīcēt, un es domāju, es nekur nebraukšu, un tad man reāli atcerējos, ko tu vakar tajā epizodē teici, ka vai es to izbaudu? Nē, es to neizbaudu visu laiku, bet tad ir kaut kādi mazi brīži, kad bērns smaida, viņš priecīgs, un tad tu to izbaudi. Yeah. Un tas ir īstenībā reāli man liekas, tādā intensīvā kopā būšanā ar bērniem vai dzīvē vispār. Vai tu to visu tā in general izbaudi šajā brīdī? Nē, bet tie mazie brīži, kad tu ieraugi, ka tas bērns viņam tās acis iemirdzās, viņš, wow! Un tu domā, prāvēc, vai šitas ir skaisti? Jā. Šitas ir tā vērts. Un pēc tam jau arī dzīvē, piemēram, Leonards, viņš lielāko daļu ceļojuma atcerās, un tikko mēs bijām, es iegādājos tāds mākslas darbs, kas ir Dāvida skulptūras, kas Florencē atlējumi no ģipša, dažādos izmēros, un tur Dāvida viss fals un priekš, un Dāvida dibens, un Dāvida aus, un es speciāli Leonardu istabā nopirku, un es saku, tu zini, ka tas ir Dāvida, tā skulptūras, viņš teica, jā, mēs Florencē redzējām, un viņš atcerās, viņš atcerās to lielo, un viņš tik laimīgs, ka viņam tagad tas dibens tur jaun, arī jaun. Un viņš tik priecīgs, ka viņš par to dibenu baigi priecīgs. Man liekas, piedūrīgi. Tā kā, es viņam mācu par tām lietām, kā vairāk kā uz mākslu skatīties. Jo cilvēku ķermenis ir skaists un dažādi. Man liekas, tu ļoti labi pateici to, kad izslēgt to bišķi mammas to, zin kā, ir tev vairāk radios, skan vienlaicīgi, jā. Skan Otievas radiostacija, tur Oskara radiostacija, un skan mammas un tēta radiostacija. Un ik pa laikam to nogriezt nost, un gan jau, ka viss būs labi. Jā, jo... Vienkārši ir jāmauc, man liekas, ka bez bremzēm. Jo tie baudas brīži, kā tu saki, viņi būs, viņi atnāks. Un tāpēc jau mēs arī tās pirmajā sezonā, ko mēs sev atklājām, ka mēs dodamies tajos piedzīvojumos, jo ļoti bieži cilvēki dodās ar bērnu, mēs esam pelnījuši atpūtu, un tu neesi pelnījis tādu atpūtu.
tev jāstrādā. Tā kā ar bērns arī ir darbs, un tu visu laiku strādā, un tie atpūtas brīži viņi radīsies. Ja tu arī dodies tajos piedzīvojumos, kopā dari, tu radi un tā tālāk. Un tādā ziņā mēs bez brīvdienām, jebkuru dienu, mēs vienkārši kaut ko radām, kaut ko darām, kaut ko visu. Kā piedzīvojumu, jo piedzīvojums, mēs, piemēram, domājam, varbūt aizbraukt ar ģimeni, atpūsties, ka tas ir piedzīvojums, un tad mēs sagaidām, ka tā būs, tā kā visiem būs visu laiku forši, jo tas taču ir piedzīvojums jau nav visu laiku forši. Piedzīvojums ir, tu dodies ceļā, tu saskaries ar grūtībām, tu pārvari, un tad pēc tam tu iznāc labāks. Jums ir kaut kas tāds, ko jūs paši redzat, kā jūs, vai jums ir, droši vien, kad adaptācijas spēja situācijām ir uzlabojusies pēc visiem šitiem, vai Leonardam pašam, ka viņš ātrāk spēja iejusties kaut kādās situācijās, vai kāds tas ieguvums no tā visa, ka jūs viņš absolūti, mēs tikko bija... Es režisēju Rīga Fashion Week atklāšanu, kino motīvā, bija Sandras Silas retrospekcija, kino tarpiem tādām leģendārām filmām kā Rudolfa mantojums, Namē Gradzens, Rīgas sārgi, Dvēseļu putenis, es teiktu lielākajām Latvijas filmām, ko mēs redzam katros svētkos. Man tika uzticēts uzdevums režisēt, un man tajā visā sarakstā, ko tajā shortlistā visi izvēlējās, nebija iekļauts cilvēku bērns, kas ir Sandras filma. Un es ar Sandru sazinos, tagad Sandra man saka, klausies, bet es jau gribētu vairāk cilvēkus, lai iet, un es īstenībā gribētu arī citas filmas, lai ir šajā manā retrospekcijā. Es saku, Sandra, bet nav problēma, saka, viņi to... viņš saka, man cilvēku bērns ļoti mīļa filma, kur Boņuks, un to mēs zinām. Un es saku, bet Sandra, nav problēma, mēs ieliekam cilvēku bērnu, es materiālu tur dabūšu, to arhīvus visu mēģināšu dabūt. Viņa saka, nē, viņa saka, man jau nav tāda puikas, kas ies tajā, kur es atradīšu, saka, pēkšņi, uz 5 dienām, sitienu, kur es atradīšu. Un es saku, Sandra, viss kārtībā. Es tev savu dēlu piespēlēšu, kur ar Oskaru, lai iet. Viņa tā, nē, tas jau būtu tik skaisti un tā. Un beigās bija cilvēku bērns un Leonards gāja. Un tas jau nav tā, ka... es jau arī domāju, es viņu nepiespiedu, viņam jautāju, viņš gribētu un parādīju filmu. Viņš bija baigs sajūs. Visu laiku galvenais, ko mēs darām, mēs stāstam. Mēs arī prasam, nav tā, kā tu jūties par to, vai tu gribi filmēties vai kaut ko tā un tā. Mēs viņu iesaistam visu to. Bet šajā situācijā, kā viņš adaptējās, mums bija tajā dienā mēģinājums, tieši pirms fināla dienā mēģinājums, un tur bija simtiem cilvēku, milzīgs LED unit, angārs un tā tālāk, un gaismas un viss, un milzīgs ekrāns un tā. Un es aizbraucu Leonardam pakaļ uz bērndārzu, izņēmu viņu ātri no bērndārza, atbraucu uz angāru un saku, tā kā, kur viss šitais ir, viss notiek tā, māma te režisē, viss te tā, kur cilvēki tur te defilē. Un es jau nereāli aizņemtu esmu, un Leonards man visu laiku kaut ko grib pastāstīt, viņa tur rācijā runā. Man viss notiek, man visiem tur jādod starts, tas man notiek, man ir reāli nav kāda. Un es viņiem tikai, un viņš jau saprot. Viņš uzreiz pagriežas pie tēta, aiziet kaut ko, vai bija man mamma arī, jā. Es viņam saku, tātad mums būs mūsu iznāciens, tev ir jādara tas un tas, tu ej tur un tur, un tur viņš tāds, saprot, labi, ok. Nevis raud. Nē, pilnīgi mierīgi uztur, ritīgi domā, organizē, saprot, safokusējās, izējam priekšā, es saku, es gatavs, viņš, jā, es gatavs. Tu izējas smaidi, iet, visi vienkārši šokā, tā kā, wow, tu pat citi aktieri tur ilgi mēģina, vai ko viņš vienkārši perfekti. Jā, viņš ļoti adaptējas, un viņš arī spēja, ko es pamanīju, atkārtot, jo mums dažreiz ir kaut kādas situācijas bijušas ceļojot, kur mēs kaut ko filmējam, vai tehnika nobrūk, vai kā, un ir bijis kaut kāds tiešām foršs. Grūtākais ar bērnu nodot kaut kādu informāciju, kas tev jānodod, kaut kādā vienā teikumā, vai kaut ko, kas tev jāpasaka obligāti šajā vietā. Tad ar bērnu tas ir ļoti sarežģīti. Jā, bet Leonards, cik es esmu pamanījis, ir bijis kaut kādas situācijas, kur viņš, piemēram, operatoram ir uzdevums filmēt, un notiek kaut kāda situācija ar mums, kaut kas tik forši notiek, ko operators nenofiksē. Un es saku, labi, mēģinam atkārtot. Mēs esam aktieri, mēs varam to situāciju radīt no jauna, līdzīgi kā viņa tikko radās. Un mēs sakam Leonardam, Leonard aiziet tur tālāk un nāc vēlreiz. Un viņš arī dara, viņš aiziet un nāk vēlreiz. Un viņš tiešām izdara tieši tāpat, kā viņš darīja tādu. Tas ir reti, kad tā gadās, bet tiešām tādās situācijās viņam ir tāds, ok,
tā kā es izdarīšu, viņam nav tur citāds. Tas arī ir par to fokusu, par tām vietām, kur mēs iemetamies ar viņu kopā, kā piemēram pie vaļiem. Tieši lai lektu iekšā. Mēs līdz pēdējiem brīdim nedomājam, ka Leonards būs tiešām ar mums ūdeni kopā. Mēs mēģinājām atrast aukli kaut kur no Tongas mēs domājam, mēs tiešām rakstījām, prasījām, laivas ar viņu, jo mēs, abi divi... Viņa bija 3 gadi tad tikai, Jā, es teicu, ka, tā kā, I'm cool, kad es varētu peldēt ar viņu, lielajā okeānā. Mēs patrenējāmies Fidži bišķiņ tur, ka mēs varētu peldēt ar viņu, bet ka mēs tur dziļi okeānā, kur tu nezini, tur haizivs vai kas tur ūdeņi un tā. Jā, es teicu, ka jebkurā gadījumā, mēs jau nepiespiedīsim Leonardu nākt iekšā, viņš negribēs, un ja viņš paliks uz laivas, viņš bez mums negribēs palikt, viņš gribēs palikt ar kādu cilvēku, kam viņš uzticās, un tur nav viņam neviens, kas uzticās, un tad mēs tur ilgi domājam, kā mēs varam būt 2 ar vaļiem ūdenī, un ja Leonards gadījumā nav, mēs tur vienkārši 220 volti kaut kāda trakums, un tur bija vienkārši tas vecāku radio vienkārši nost. Jā, bet tā arī sanāca. Mēs augli neatradām, neko tur neatradām. Bet viņš tieši to izrādīja. Jā, mēs braucām iekšā, un es pirmo reizi gāju bez Oskara un Leonarda peldēt ar vaļiem. Kur man vienkārši sirds sažņaudzās, man likās, es nomiršu. Jā. Tā bija tā pati pirmā reize, kad jūs tikko bija teikusi, ka nedrīkst uz muguras peldēt. Man bija tas frīzes, zini, tu tāds mierīgs, tu tāds, wow, cik skaisti, un tu pēkšņi ieraugi, ka, tev tikko stāstīja, ka nedrīkst būt tā, ka tev valsts kaut kur apakšā. Bet vai tā drīkst arī? Tur tā nav kā drīkst, vai ne? Viņš tur peld. Tā ir savvaļa, tur var viss kaut kā būt. Un es arī, zinu, tā peldu pēkšņi, kā tās brīles vienkārši iet, un tu ieraugi to milzīgo sev zem, tu nezini, viņš nāk augšā, man bija tas frīzes, kad man likās, ka viss sākšu tur epilepsijā kratīties ūdenī, bet jā, man bija frīzes, sirds apstājās, pēc tam es iznācu ārā, un tad bija tik rēcīgi, kad piedzima tajā dienā, kad mēs tieši lidojām no Fidži, visu to ceļu, kad 8 stundas tur lidojām, pārlidojām naktī uz to Tongu. Tur arī bija garš ceļš. Tajā naktī piedzima otrs pasaulē baltais kuprvalis, viņa. Un tas vispār dzīvnieks kā baltais kuprvalis neskaitās albīns, skaitās cita suga, bet šī suga ir retākais zīdītājs pasaulē, tā kā no visiem zīdītājiem. Tu gribi stāstīt šito? Es gribētu, lai cilvēki aiziet noskatās šito. Nē, lai viņi noskatās, es tikai par backstage. Tas vienkārši, kas tur notika, tas man likās, mans dievs. Jā, es tikai par Leonardu izstāstīšu, jo labi, un tagad tas valis ir. Backstage ir tāds, ka būtībā viņu pavadīja tās salas Bračka, Henrija Bračka, kapteiņa Bračka, sekoja, kamēr mēs visu to ceļu braucām. Un tur bija savi sakari, jo Tongā dzīvo apmēram 100,000 tongiešu, kur runā tongiešu un angļu valodā. Un par rācijām ar visiem citiem ķīniešiem un citām grupām viņi sazinās angļu valodā. Bet tad, kad viņiem iepeldēja baltais valis, viņi visi pārgāja tongiešu valodā. Un nevienu nelaida klāt. Mums īstenībā tā paveicās, jo neviens netika redzēt, kas pat tur bija. Jo visi tongieši, viņi arī ir tādi, kur viņi sargā to mikroklimatu un tur neļauj daudz kam notikt un pienāk klāt, ja tur tāds brīnums. Un mums paveicās, jo mēs tikām pie šīs ģimenes, kur runā tongiešu valodā, un viņi tur ir viena no krūtajiem, kas to visu pārvalda. Un viņi jau vēl zināja, ka mēs filmējam. Lūk, un tagad tieši ir tas kadrs, ko tu droši vien redzēji. Tur brauc laiva garām, un viņš saka, hey, guys, un mēs sakam, hey, un viņš saka, that's my brother, Otto. Un viņš bija sekojis visu laiku, un viņš teica, jā, viņi ir tur, un mēs braucām. Pa ceļam mēs vienkārši satikām tos vaļus, kas man apakšā peldēja, un tagad mēs braucam tālāk, un mēs uzējam to balto valu. Un tagad ir tas, ka mums ir jāiet iekšā peldēt, un es saku, labi, mēs ejam iekšā, un Leonards pēkšņi vienkārši sāka nenormāli raudāt. Un viņš vienkārši sāka, un raud. Un es saku, kas notika? Un tā situācija ir ļoti traka, jo tajā brīdī Oskars kaut ko filmē, un viņš pagriežas, un viņš saka, man ir rīktīgi sūdīgi, un viņš reāli vēmj.
Leonards kliedz un raud, un ir baltais valsts, pie kur mums jāiet tagad peldēt. Tikai tagad viņi var satikt. Tev ir jāiet. Drons ir pacelts, Jā, kamēr un man ir ieslēgts. vienkārši tāds, man likās, es vienkārši, I'm gonna die, vai ne? Bet labi, man tādā situācijā labi strādā smadzenes, un man ir tāds, un saprotu, un es Leonardam, un es viņam prasu, no kā tev ir, es saku, ja tev bail no dziļuma, tu vari nenākt, tu vari palikt, un viņš saka, nē, un viņš savu asarā, nē, es gribu nākt, tev es gribu, bet man ir bail. Viņš saka, viņš ļoti grib. Jā, un viņš man to izspied, viņš raudāja, viņš izspied tādā trīcošā balstiņā, man likās, ka Dievs, un es vienkārši tajā brīdī es nebiju māma. Es vienkārši viņam pateicu, man bija 20 sekundžu laiks, un es viņam pateicu, es saku, tagad asars noslauki, es tev uzvilkšu masku, tu turies man pie muguras, un super stingri, un saprati, un nelaidies vaļā, un mēs ejam iekšā kopā, uzticies man, viss būs kārtībā. Un viņš vienkārši tā kā... Aha, sapratu. Es viņam uzvilku brīles. Es Oskaram tā. Trubiņ iekšā. Un es Oskaram tā. Sorry, vec. Nav izvēles. Cel dronu. Ok. Cirtu. Kaut vai vējam filmēm. Nav izvēles. Mums jāiet iekšā. Un mēs iegājām ar Leonardu. Un viņš man turējās. Es jūtu, kā viņš turās. Jo, viļņi ir spēcīgi tajā okeānā. Tie, kas grib redzēt, kas tur notika, apskatieties. Jā. Tas ir ļoti iespējīgi. Tas arī mums bija ļoti iespējīgi. 8. sērija, laikam, tā ir kaut 3 var nocikties. Jā, 8. sērija. Un tad 9. sērijā mēs satiekam vēl zinkārīgus vaļus, kuri mums ļoti, ļoti, ļoti tuvu mums pienāk klāt un grib mums paskatīties un iepazīt. Jā, jo Leonards arī viņus ļoti piesaistīja. Jā, jo viņi, viņi cilvēku zina, jo tā ir tāda vieta, kur viņi migrē, viņi tur piedzemdē bērns, viņiem tur ir playful, viss notiekās. Jo viņi no Antarktīdas ir migrējuši, un tad viņiem tur ir balīti. Un viņi pieraduši pie cilvēkiem, ka tur peld un tā, bet ne tik maziņi cilvēki. Un tad viņi domā, kas tas ir? Un tā paskatīties, un tā, kad Leonards ir. Un tad viņi nāk. Es valim ieskatījos. Bet iedomājieties, vienkārši cilvēkiem pateikšu, tas ir lidmašīnas lieluma dzīvnieks to piedāvā. Jā, Boeings tāds. Boeings, reāli. Boeings tā kā pienāk pie tevis jau veids, ko dara. Bet reāli, es peldēju, es parādīšu 2 vai 3 reizes kaut kur tādā attālumā rāts vaļa. Un es, viņš bija atvērts, viņš skatās tevi. Un viņš skatās, un tu peldi, un jūs skatāties viens otram acīs. Šitie magic momenti, tos arī nevar tā nofilmēt, jo tur savvaļā viss notiek bišķi ātrāk, un tur tā nevar tik viegli nofilmēt. Bet tad, kad es ieraudzīju, jo tajā 9. jūs vēl redzēsiet, tā pirmā satikšanās to lielo dziedātāju vali, tas bija tā, ka tad, kad es ieraudzīju viņa acis tik tuvu, es sapratu, ka ir pie, jo kupru vaļu plēznas, viņas ir 5-6 metru garas. Pēc acis nāk tā plēzna, un pēc plēznas nāk aste. Un no astes ir ļoti jāuzmanās, jo, arī no plēznas, jo par cik viņi ir, nenormāli daudz tonnīgi. Jau viens skriemels tur svar cik, jā. Tāds viens pieskāriens. Vienmēr sakot, tev liekas, ka tev viens pieskāriens, tas interactions būs maziņš, bet īstenībā viens pieskāriens tu var nonākt slimnīcā. Un tagad es ieraudzīju to aci. Tas bija magic, bet nākamais es domāju, ka kā man ļoti ātri ar Leonardas muguras aizpeldēt. Un es saprotu, ka nav iespējams, jo es nepaspēšu. Prom no viņa aizpeldēt. Es reāli nepaspēšu. Viņa jau teica, ka jāpeld prom uzreiz. Jā. Jo tajā trajektorijā bija tā, ka viņš reāli vienkārši slīpi piepeldēja pie mums klāt paskatīties. Un, protams, kāds teiks, tā kā, man tur bija zosās, tas ir bīstam. Tas ir bīstam, jā. Tās situācijas, protams, čau, draudziņi, nāc ar mums. Jā. Profesors arī atnāc. Un tās situācijas, protams, ir bīstams, bet tajā brīdī tu nedrīksti psihot. Tas neko nepalīdzēs. Un es tajā brīdī izvēlējos turpināt peldēt, bet vaļi, tikai tam dēļ, kad es sapratu, ka vaļi, viņi ir inteliģenti ļoti. Viņi ir gudri. Apzināti. Un zinu, ko tas valsts izdarīja? Skaties, es te peldu, jā, peldu, teiksim tā, vaļa tā plazna, jā, mēs te peldam, un viņš kā to plaznu peldam, viņš vienkārši filigrāni, tā kā mums apkārt. Jā, izlika apkārt, tā, lai netrāpītu, un tās te nāca, un es jau biju sākus peldēt atpakaļ, bet es tāpat nepaspētu, jo tur, man šitāds te gabals no astes,
tas vals vienkārši sāka griezties uz sāna, lai tā aste netrāpītu, lai viņš nevis tā izietu, bet tā aste būtu tā. Es pēc tam nostījos, es saku, kaut kāds vismaz 500,000 reizes to video noskatījusies tieši to satikšanos. Man liekas, nereāli krūti. Tāpēc, ka tu to samontēji, jā? Tāpēc... jā, nē, bet man liekas, tas, ko es no jums tā kā ņemu un tas, ko es redzu, ir tā Finča dziesma, tas, kurš nebauda, kļūst nebaudāms. Un man liekas, ka kaut kā jums tas radošums, kaut kā tā uzticēšanās ved uz to, ka jūs reāli baudat dzīvi. Tur jāies zirgiem, glezno, tur katram no jums ir kaut kāds tiešām tik daudz, tā kā liekas no malas interesanta dzīve, ko varbūt cilvēks, kuram ir visi iespējamie līdzekļi un visi iespējams, ko viņš pat tūmā netiek tai dzīves baudīšanas, tai garšai. Man liekas, ka tas ir ļoti apskaužami, un to ir prieks no jums mācīties. Jo es atceros, ka manā dzīvē arī bija tāds mirklis, kur tā vietā, lai es būvētu vēl labāku biznesu, es sāku līmēt šitās kolāžas un sāku glaznot, un pēkšņi man nākamajā mēnesī 2 reizes vairāk ienākumu parādījās. Un kad tā kā kaut kā, man liekas... Tam ir nozīme. Jā. Bet mēs arī cenšamies ar to arī kaut kādā ziņā to bišķiņ iedvesmot cilvēkus. Jā, mēs ļoti vēlamies nodot to sajūtu. Tagad mums jautāja, vai mums tur būs tā 2. sezona. Es teicu, nē, jo tas ir ļoti liels izaicinājums. Es nogrūstu, jo es arī pat to visu montēju, pēc tam nododu. Tas ir vēl viens tehnisks darbs, kas vispār nesniedz. Tu vienkārši 12, 24, 7 sēdi pie datora. Un tu visu laiku nogursti, tev sāp muguru, tev sāp spranda, un tu vienkārši, ir tāda video, tiktu kā skrien, ka tu vienkārši tā kā montāžisti ir tādi, kur tā kā aiziet gulēt ceļās uzreiz pie datoru, un aiziet gulēt ceļās uzreiz pie datoru. Jā, tieši tā. Tehniķis smējās, tas tur vispār nulle kaut kas, tādā ziņā baudāms, jā. Tur ir kaut kāda visu laiku kasja, ka tev tas bāds, tas neiet, tas beigās, kad tu uz lielā ekrāna to skaties, tad tā ir bauda. Pēc tam tā ir bauda. Bet arī vienkārši saprotot, un par tu paskaties atpakaļ, ko tu esi piedzīvojis. Čerī, vienkārši tik ļoti. Tas ir tas, ka, arī, bet vai tā ir tā kā, nav jau obligāti uzreiz jābrauc pie baļiem, un tā tu to vari piedzīvot arī uztaisot ugunskura, tepat pie jūras ar ģimeni. Tā kā tos mirkļus viņi tāpat ir tas ir tie kopā būšanas mirkļi tie svarīgākie. Jā, tas, ko Līna, man liekas, minēja par to, kad mēs tā sargājam tos bērnus, sargājam. Viņas beigās tie gadi paskrien, tur ne ugunskuries ar viņiem iekūrs, ne tu pārgājienies, aizgājis, kad visu laiku iet kaut kādā akšanā. Jo es arī Allaši saku, labāk, lai tas ir izdarīts nekā perfekts, jā, jo mēs ļoti bieži izskaistinam lietas, ko mēs gribam darīt kopā. Vai arī gaidam to īsto mirkli, ka kaut ko kopā darīt. Tagad mums sakrita tā brīvdiena. Fīgu, tev būs tāds garas daudz, ka tu gribi. Vai arī tagad mēs krāsim naudu, kaut kādu milzīgu naudu, ilgu krāsim, lai aizbrauktu, beigās viss sastriedātos, jo visiem spriedze ir sakrājusies, vai ne? Un tiešām, jo jums jau arī nav tā, ka tā kā jūs, kā jau teicu sākumā, mēs esam aktieri, nav tā, ka mums tur baigi daudz naudas, ja? Bet nav jau arī tā, ka jūs vienkārši gribējāt doties piedzīvojumā, jūs gribējāt piedzīvot šo dienu, šo brīdi kopā ar savu bērnu, kopā paši, saprotot to, ko jūs mīlat, un jūs vienkārši izdomājat, kā jūs to darījāt. Jā, tas ir grūti, tas ir vienmēr piedzīvojumos, tas doties nav viegli, bet cik daudz jūs no tā ieguvāt, cik daudz jūs piedzīvojāt, cik daudz jums būs atmiņas, ko atcerēties, cik daudz jūs pārvarējāt grūtības viens ar otru, partnerattiecībās, ar bērnu attiecībās, iedvesmot bērnu, būt drosmīgam, saņemties. Tas vienkārši tāda bagātība, daudz lielāka bagātība nekā konta atlikuma bagātība. Protams, bet es arī ļoti, tādā ziņā novērtēju tādu iespēju, un kad arī cilvēki, kas ir mūsu atbalstītāji šī projekta, tiešām arī mūs atbalsta. Jo mans tas lielākais, lielākā tā arī tāda ziņa tiešām iedvesmot, ka ar to mūsu pieredzi mēs varam iedvesmot, jo nav mums mērķis mācīt tā kā tajās sērijās, dari tā vai dari šitā. Tas, ko mēs darām, mēs vienkārši arī rādam, kā mums tur iet, un ja iet skaisti un labi, tad tu to redzi, ja tas ir pārsvarā. Jā, tādas ir sērijas, vai arī ja ir slikti, tad to tu redzi. Mēs tā kā necenšamies slēpt, jo arī sabiedrībā ir pieņemts, kad reāli un patiesi vienādības zīme negatīvi.
Un es negribētu tā. Ka mēs gribam redzēt to patieso, tad tas ir negatīvi. Jā, visiem tāds, redz, viņi tur strīdās. Tas ir patiesi. Sīkais neklausa tur. Tas ir tā Nē, bet var arī patiesi, varbūt arī mīļi un jauki. Būsim reāli, ja jūs tur kautos katrā sērijā, jūs skatītos vairāk. Jā, protams. Nu, skaidrs. Tādas lietas, bet vakardien īstenībā, tad, kad tu biji pēc tiem vaļiem nofilmēji, bija tas kadrs, kur tu stāvi ārā un raudi, aiz pateicības raudi. Un man meita 7 gadiem prasa, kāpēc viņa raud. Un man liekas, tik forši, ka es varu parādīt bērnam, ka tu vari raudāt aiz laimes. Ka raudāšana nav nemaz slikti, vai ne kaut kas grūti tagad man ir, bet ka tu raudē aiz laimes. Jā, mums es tur, man liekas, viss padomāju, kas viņai nav kārtībā. Jo es īstenībā katru reizi pēc vaļu kaut kādu satikšanās raudāju, jo tas ļoti emocionāli spēcīgi. Man vienkārši, mana emocionālā pasaule nav tik varbūt liela, lai to noturētu zem tādu neraudāšanu. Es vienkārši nāk ārā, un Leonards man arī vēl joprojām. Viņš jautā, kāpēc tu uz laivas raudāji, mammīt, un es viņam vēl joprojām stāstu, ka vienkārši bija tik emocionāli satricināta tā situācija. Tas bija tieši pēc tā dziedātāja vaļa, ko es tikko to situāciju stāstīju. Jo bija tas bija tik skaists moments, viss bija kārtībā, un tad tur bija, bet tas bija zem ūdens. Es nevienu neko nedzirdēju. Un tad es uznīru augšā, kur visi kliedz uz mani. Oskars tāds, man tā gīda tādā. You said everything wrong what I said. Un visi man kliedz virsū. Man tas, un ar to, man tā vienkārši, zin, tā kā ūdens ar uguni iebliez. Es uzkāpu uz laivas, vienkārši raudāju. Es teicu, es vairs neiešu ūdeni. Ieva raudāja un Oskars Vēmes, saprotu. Jā. Tas bija atsevišķi. Man liekas, ka tas, ko Oskars teica, vienkārši davai maucam. Un tas, ko man liekas, ka mūsu attiecībās arī ļoti daudz Līna dod kaut kādas idejas. Un es vienmēr saku, jā, maucam. Kurš? Es nekad nesaku, nē. Ja jums ir blakus cilvēks, kurš ir jūsu skolotājs, kurš grib jūs iedvesmot, kurš grib jūs pacelt kaut kādā nākamajā līmenī, neslēdza to loģiku iekšā un bieži vien vienkārši dara. Davai maucam. Jā, un svarīgi, ka abi skatās vienā virzienā. Kad tu tā kā pielāgojies, vai arī kaut kas to nepatīk, bet jūs skatāties vienā virzienā. Nav tā, ka man tās nepatīk, es to negribu tā, bet jūs vienā virzienā iet un tiešām maucam. Jā, ka nav jāprespēt. Tas ir svarīgi. Mums jau ir, mēs jau esam diezgan daudz Mums ir daudz jautājumu, bet man liekas, no tiem visiem jautājumiem, kas mums palikuši, 2 tādi, kas man liekas būtu forši. Mums līdz 4 ir. Jā, tas nav tā, ka baigi daudz vairs laiks palicis. Bet kas, ko es gribu... Jā, mēs jau gribējām jūs te intervēt. Labi, es vienmēr saku, rakstiet komentārus, spiežat, ka likis un vēl kaut ko, un iespējams, ka mēs vēl kādreiz sarakstīsimies, bet ja daudz visādi sapņu mērķis, viss kaut kas izpildīts, droši vien neiesim tur par sarežģītākajiem mirkļiem, kādi jums ir bijuši, jo skaidrs jau pēc šīs stāsta par vali, kad ir bijis sarežģīti. Ja? Ne tikai ikdienā un visā posmā, jo vienmēr katru dienu ar bērniem ir izaicinājums. Tas ir tik skaists. Man dažreiz skatos uz viņu un ir tāds... Bet es tev mīlu. Mēs vienmēr beigās pajautājam, kas ir tas, jūs jau gan daudz arī caur šiem jautājumiem atbildējat, bet kas ir tās kas ir tās lietas, ko jūs gribat iemācīt savam bērnam, varbūt katrs var pateikt, tā kā īpašības, vērtības, kas ir tās lietiņas, ko jūs gribat. Visi teikt, skatās uz bēbīti. Neviens neklausās, ko es saku. Es dzirdu. Jā, es vienmēr palieku pie tā, ka es patiesi gribu viņam iemācīt atšķirt tādu lielu labumu no liela ļaunuma, to drošības sajūtu iedot pasaulē, kad viņš ir atbildīgs par to, ko viņš, par savu dzīvi, kad viņš var veidot to dzīvi, kādu viņš to vēlās, kad neviens cits viņa vietā to īsti neizdarīs. Un to mīlestību pret pasauli, dzīvi un to, ka dzīvi var arī mīlēt, nevis tikai uztvert to, kā apgrūtinājumu, teiksim tā. Jā. Ko tu? Vēl kaut ko? Es, ka tu visu labi pareizi. Tādu savu redzējumu, savu nostāju, savu skatu uz pasauli. Tas ir par to, ka tu atšķir to labo no ļaunā un esi ar savām 2 kājām. Jā, jo tu īstenībā tā ir. Tu piedzimst viens un tu nomirst viens. Tā ir. Un tā kā īstenībā nav nekāds glābēriņš mums te
kāds, kurš tā, bet arī sagatavot tai pasaulē, arī īstējai. Es ar šo filozofiju sāku dzīvot no, man liekas, jau kādiem 12, 13 gadu vecumu, kad man izšķīrās mamma ar tēti. Tā nopietni un tur visādas problēmas. Un tad es kaut kā, kad man izšķīrās ģimenē, šīs divas puses, tā kā tētis ar mammu, es biju ļoti priecīga, ka viņi izšķīrās. Bija vēl citas problēmas, un man liekas, tādiem cilvēkiem kopā nav jādzīvo, kad ja ir vēl tādas un tādas problēmas. Viss labi? Ļoti emocionāli tas, ko tu stāsti. Jā, viņš pilnīgi aizrijās. Un tad, kad tās divas pasaules izšķīrās, un tu īsti neesi ne pie viena, ne pie otra, tu esi vēl, man bija 12, 11, kaut 10, 11, 12 gadi, tāds posms, es sajūtos baigi vientuļi. Baigi viena sajūtos pasaulē pēkšņi. Un bija tāds, ir kā draugi, man viņi baigi neinteresē, ir kā draudzenes, kaut kas ir kā mamma, bet viņi ir darbā, ir tētis, bet savās problēmās, un es sāku meklēt visādas filozofiskas grāmatas, tur visāds daudz nopietnas filozofs lasīju, man teica, bibliotēkā, tas nav tavam vecumam. Un es teicu, jā, un man labākie draugi kļuva šīs kaut kādas filozofijas grāmatas un tā. Un tad es kaut kā sajūtu, ka īstenībā, kurš tad iedos man tādu dzīvi, kādu es gribu? Neviens. Es sapratu, es piedzimstu īstenībā vienu, es arī nomirstu vienu. Es pat nevaru īsti prasīt nevienam neko, jo katram ir sava dzīve. Es sapratu, ka kopš tā brīža sapratu, ka tētim ir tā sava dzīve, un viņam ir viņa problēmas, kad es arī nevaru palīdzēt. Tā kā es teiktu, vitāli, vispār no dzīvē. Mammai ir mammas lietas, brālim brāļa lietas, un man ir manas lietas. Un saprot, un tā tas ir, lai vai kā mēs ģimeni, mēs varam palīdzēt. Bet tas jau nav tā kā pamatā, ka tu to pats dari vai veido. Tad arī, Leonardam mēs, protams, esam ģimene, bet es arī viņu uztveru kā cilvēku, kā individu, ka viņš nav tikai mans bērns, ka viņš īstenībā ir cilvēks, viņš arī tālāk bez manis dzīvos. Viņam ir kaut kā jāiemācās uzņemties tā atbildība par to, ka viņš ir savas laimes. Jā. Veidotājs, kad no viņa darbības ir arī sekas. Vai tās ir labas vai sliktas, to izvēlās viņš pats. Un tas, protams, prasa nāžas. Bet es tādā ziņā, es tik daudz dzīvē nedaru, jo man ir slinkums. Un es ļoti bieži Leonarda vietā tik daudz ko nedaru, jo man ir slinkums. Un bija tā, kad Oskars nav mājās. Oskars ir mājās. Oskars tāds, ka viņš tiešām visu dara, lai palīdzētu. Viņš ņemās to bērnu. Viņš daudz. Un tad arī, ja tu gribētu, viss ir no tevis atkarīgs. Viņš tur lidmašīnu kaut kā, es domāju, man Dievs, tā ir enerģija. To mums jāmācās. Viņam ir tāds dabas dots talants ar bērnu. Bērni nāk pie viņa paši. Kad atnāk Oskars uz bērnu laukumiņu, tad visiem tētiem. Visiem tāds bāts sāk. Tas tētis atnāc. Visi pirāti uz kuģi! Bet es tieši gribētu, lai Oskars atnāk uz laukumiņu. Tu taču vari uzreiz darīt savas svarīgās lietas telefonā. Oskars ir uzņēmies vadība. Man liekas, vairāk Oskaru mums vajag. Tad ir tā, ka es atceros, un tad es paliku ar Leonardu mājās, un man tik daudz kā slinkums, un parasti pēc tās dienas Oskars atnāk. Viņš saka, ko jūs saka, Reku, Leonards to parādīs, ko viņš iemācījās. Un viņš tik daudz pats jau ir iemācījies. Viņš ieiet pats dušā, pats dobazgājās, izbazgājās zobus, visu izdarījis. Viņš jau olas sev vārba tāds. Ok, es laikam dodos visu. Jo es esmu tāda, es vienkārši tā kā negribu daudz ņemties. Viņam saku, rekur duša, rekur viņu ieslēdz, tu vienkārši paņem sevi nomazgā, un tad, kad tu to izdari, tu pasauc mani, es pārbaudīšu. Un es aizēju, viņam tāds, mamma, es saku, tiec galā. Viņš vienkārši arī tiek galā. Bet jums ir, tā simbioze ir izveidojusies, jo parasti varbūt otrādāk ir, vai ne, ka mammas tur ar tiem bērniem ņemās, un tad jums ir tāpat perfect couple, tikai varbūt neierastākā izpildījumā. Bet es saku, daudz neņemos, tad viņš arī uz podiņu sāk ļoti agri
iet, jo man Viņam apnika, ka mamma nevajag pamperi. Jā. Nē, mēs viņu sākām ar, man liekas, to izsēdināšanas metodi. Jūs bijāt tie superīgie vecāki. Nē, bet tāpēc, ka mēs sākām agri ar viņu ceļot un mums te pamperi. Tad uzreiz teku čurāt. Mums bija tāds, arī tas ir slinkums. Mums reāli bija slinkums. Tā, pagaid, mēs gribējām vispār jūs rādīt, kā iedvesmojošs vecāks. Mēs Somijā braucām ar koferi, ar jogurtiem līdzi, jo tajā brīdī mēs pārgājām no krūts bārošanas uz piebarošanu. Jā, un Somijā, ko jūs nezināt, mēs gulējām piečurātā gultā, jo viņš mainījās viņam no pamperiem uz podiņu. Te ir aizskadri. Real life aizskadri. Tā kā izskatījās skaisti, bet īstenībā visu laiku bija pēc čurām smaržojām. Jā, mēs visu laiku pēc čurām smaržojām. Mēs gulējām tādā šaurā gultā un vienkārši ņemot, ja jūs smirējat pēc čurām, tie cilvēki diezgan laipni jūs uzņēma. Tur augstumā tāpat nejūt. Tā nejūt, tas augstums tā dezinficē. Bet, zināmā, varbūt mēs varētu wrap up, jā, jums taču ir kaut kādi vēl mērķi sapņi, varbūt tā auditorija, kas klausās, varbūt viņi var kaut kā, pirmkārt, kādi viņi ir, un iespējams, ka viņi var kaut kā palīdzēt tos sapņus un mērķus jums realizēt tos jaunās. Kā auditorija vai palīdzēt viņiem īstenībā? Es taču nezinu, ko viņi izstāstīs. Vistiešākajā laikā skatoties uz sapni ar mazo var palīdzēt, jo mēs tiešām gribam nodot to iedvesmu, būt kopā. Tā ir tā galvenā iedvesma, būt kopā, piedzīvot kopā un tad radīt tās atmiņas, kas ir, vienkārši nenovērtējama vērtība vispār dzīvē. Jo tie esam mēs, tās atmiņas un tas, ko mēs veidojam. Un, ja cilvēki to skatās, un ja viņi atsūta mums kādu ziņu, tas jau ir milzīgi. Bet drīkst tad sūtīt. Zin kā, varbūt jūs tik aizņemt, ka nelasa ziņas. Mums drīkst sūtīt. Mēs lasām, mēs dalamies arī. Bet tādā gadījumā, ja tāds ir... Tā paraugs. Es visu kontrolēju, mierā. Ja tas ir tas jūsu, ko mēs varam palīdzēt, tad mēs to darām, bet jūs vienkārši turpināt radīt. Jo mums vajag vēl ko sakarīgu rādīt bērniem pa televīziju. Paldies, mēs mēģinām to izdarīt. Mēs gribam vai kādu labu lielu sponsoru, kas atnāk pie jums un nopērk nākamo sezonu. Jā, lūdzu, lielie sponsori rakstiet. Mums vajag lielo sponsoru, jā. Jā, jo tas darbs, protams, viņš ir gan vitāli atdodam daudz, bet nav tehniski daudz tas ziņā. Arī ir daudz, jā, un arī laika ziņā. Jo idejas ir liels, grandios, mēs gribam viņas realizēt. Jā, bet tad varbūt tās jums ir jāpastāsta idejas, un tad viņas realizējās, jā? Bet viņiem izstāstīja, un aizgāja. Un cilvēks ir ieradies nobeigt šo. Paldies jums, Ieva! Paldies, Oskar! Paldies tev! Kurš saka, pusotru stundu ir pagājusi. Jārada, un viss būs mēs sarunājam pusotru stundu, jā? Tieši tā. Jābrauc uz pirtī. Mēs gribam uz pirtī. Labi, paldies visiem, kas klausījās. Skatieties uz sapni ar mazo. Uz sapni ar mazo. Iedvesmojieties un dodaties un maucat vienkārši kaut kas tāds. Jā, vienkārši maucat. Galvenais ir nemīst, tu vienkārši maucat. Paldies visiem, kas skatās. Tiekamies. Čau.